Viņi saka, ka viņi labāk redz ar brillēm nekā ar acīm. Viņi redz labāk, skaidrāk iespējams nekā mēs ar fiziskām acīm. Wow. Viņas liek puzli. Viņas liek puzli kopā, jā. ar aizvērtām acīm. Nekādā veidā nav praktiski iespējams to nošmaukt. Tad viņai bija ļoti liels tas pārsteigums, kā viņa teica, es pat varu redzēt burtus. Ļoti koncentrēts darbs, jo tev ir jāstāsta ļoti smalkas mazas detaļas, gan tās pērlītes atrast un tad uzlikt pareizā vietā pa krāsām, pa cipariņiem tur ir sadalīts. Šeit atrod vajadzīgos burtus. Un jāsaliek kopā secību pareizi. Lai būtu, jā, atbilstošais vārds. Un tos mirkļus piedzīvēs tik daudz, tomēr vienalga manas smadzenes tajā brīdī ir tāds, bet kā? Tikai tāpēc, ka mēs ar zinātni nespējam to izskaidrot, jā, nenozīmē, ka viņas neeksistē. Tas ir tas pats bērns, kas to dara. Mūsos visos tās spējas ir, līdz tai pubertātei tās spējas ir pieejamākas, mums ir vieglāk viņas atvērt. Man reiz saka, kā tu iemāci, vai es to nemācu, es to nevaru iemācīt. Tas vienkārši tajā bērnā ir. Krista Ozola ir certificēta ICU International pasniedzēja, kura palīdz bērniem atcerēties savu dabisko potenciālu, attīstot lielāku pašpārliecību, intuīciju un ekstrasensorās spējas. Tās ir dabiskas spējas mūsos. Tas ir katrā no šiem bērniem. Tas ir tas viņu pilnais potenciāls. Kas ir svarīgi, lai bērns atvērtos tai redzēšanai? Tā ir droša prakse, tā ir gaismas prakse. Tas bērns pats ir absolūtā kontrolē par to, ko viņš dara. Man liekas, ja mēs ejam uz to, ka tas paliks normāli. Jā. 80. gados joga bija nenormāla. Es saprotu, ka varbūt skeptisms, jā. Mēs neesam tikai materiālā. Kā tas ietekmē vecākus? Bija gadījums, kad tā mamma saka, ka jā, mēs skatāmies mājās filmu, un viņš man saka stāstīt, bet nākošajā ainā būs tas un tas. Tas izklausās, ka tas bērns vienkārši paliek normāls. Vēl viens process, kas notiek, tie ir jauni neiroceļi, kas veidojās bērnu smadzenēs. Tie jaunie bērni, arī kas tīpaši tagad pēc 2020. gada, tie ir pavisam citi dvēselītes, kas nāk šeit uz zemes. Tiem, kuriem ir jātnāk, viņi atnāk, viņi atrod ceļu. Un neviens gadījums, neviens bērns arī, kaut vai viņam, pieņemsim, tā redzēšana neatverās, nav tā kā failed. Ja nav tajā pirmajā, otrajā reizītē, viss ir esmētu plintu krūmos. Tas mirklis vienmēr ir bijis jūtams. Mirklis, kad tas pirmais klikšķis ir... Tad kas ir tas, ko tu palīdzi bērniem attīstīt, un kas ir tas, ko tu dari vispār? Es teiktu tā, ka ICU programma akadēmija, pilnajā vispār ICU ir Inspiring Children Universally. Man liekas, pirmais jāstāsta tiešām, ka tas aizbergs, kad redzēšanas daļa, ka viņi spēja redzēt bez fizisko acu iesaists, ir tas aizbergi kā redzamā daļa, bet aiz tā visa slēpjās un ar laiku, man liekas, caur smalkiem procesiem atklājās pašapziņas celšana, tas palīdz atbrīvoties varbūt no traumām, no kādiem blokiem, smadzeņu puslodes līdzsvarošanās, harmonizēšanās, kas, man liekas, ir līdzīgi kā prāts un sirds miedarbība. Jā, tie ieguvumi kaut kur ir ļoti plaši un ļoti individuāli. Tāds, man liekas, katram bērnam mazliet tāds pārsteigums, kas viņam no tā visa atklāsies pēc tam. Kas ir galvenais, ko tu novēro bērnos? Pašapziņa. Pašapziņa. Viņi vairāk kļūst arī viņi paši, viņi vairāk iemieso sevi. Un tas neizpaužās, ka viņi tādi tagad varbūt paliks ļoti mīļi, labi un paklausīgi. Viņi tiešām, tad, ja viņi ir, tad tu esi tāds, kāds tu esi, tā kā pilnvērtīgs. Un kaut kur, kad viņi ir līdz ar to drošāk būt viņi paši. Un tā pašapziņā, kad es tāds esmu, es pieņemu sevi tādu arī vairāk. Un, protams, ar laiku viņa aug, un tas ir tāds agrs vecums vēl un nāk pēc tam pusauģi un tā tālāk, bet man liekas tā pirmā pieredze, ka viņi kaut ko tādu ir piedzīvojuši, tie neiroceļi, kas ir veidojušies nodarbību laikā, man liekas, ir interesanti pēc tam redzēt, kā tas ir vēlāk dzīvē, ka tu jau sāc pieaugt. Bet principā tas, ko tu palīdz tam bērnam apgūt, vai es nezinu pat teikt atcerēties, kad viņš spēja redzēt ar aizvērtām acīm, aizsietām acīm, un viņš spēja lasīt, noteikt lietas, kas viņam apkārt, principā redzēt. Jā, principā redzēt kā ar fiziskām acīm, bet fiziskās acis nav iesaistīts. Un tās fiziskās acis ir aizvērtas. Viņām ir pāri maska. Es domāju, es reiz šeit arī saku. Tad mindfold maska tiek uzvilkta. Mēs iesakam turēt acis aizvērtas, bet kas tur notiek, ka tās brilles ir uzvilktas, ir dažādi. Ar ko tā maska ir īpaša? Varbūt aprakst nedaudz, kā ir tas tā virsējā kārta. Šeit ir plasmas, līdz ar to viņai cauri nevar redzēt, viņa melna. Šeit apkārt šīm brillēm ir ļoti labi, ka viņām ir apkārt šis
Es nezinu, kas tas sintētiskais materiāls. Jā, mīkstums kaut kāds. Bet it kā jebkura maska patiesībā acu aizsegs derētu. Vienkārši šis ir tiešām, ka viņam pa šīm maliņām tur, kur tas deguns ir, tur tiešām tad nevar redzēt. Ir gumija, ka tu var pielāgot, ka tās mazākās galviņas viņas uzvelk. Un... Es varu liecināt par to masku, man pašam viņam ir, mums ir arī katram sava. Viņa ir plasmasa virsū. Man ir bijis tā, ka es esmu meditējis un ārā uzlicis to masku, aizmirsis, kad es sēžu tūlītās saule nāks, un es pamostos, bet es pabeidzu meditāciju, es ņemu nost, un man vienkārši tāds blieziens, kad saule spīd virsū man patiesībā jau, un es neredzēju neko cauri. Viņas ir ļoti, ļoti efektīvas. Protams, jebkuru varētu, bet arī Nikola akadēmijas veidotāji, viņi vienkārši nonāks līdz šīm, kad ka viņas ir šīm nodarbībām ir tāds efektīvākās. Respektīvi, bērni redz ar aizvērtām acīm cauri, ne cauri, bet viņi vienkārši redz, varbūt pastāst, kas tas ir un kas tas nav. Jā. Tā ir trešā acis redzēšana, kā tas bērns redz to konkrēti? Tad tiem bērniem, kuriem atverās šī cita veida redzēšana, es to tā arī kaut kur saucu cita veida redzēšana, bērniem nodarbībās, ka viņi man prasa kaut kur, ko mēs varbūt izdarīsim, es saku, mēs mācīsimies redzēt ar savu sirsniņu, ar savu iekšējo gaismu. Tā kā viņi nāk pie tevis, viņi nezin, pie kā viņi nāk. Lielākā daļa nezin, ir, kas jau varbūt ir redzējuši video, un viņi jau zina, uz ko viņi parakstās. Tos videos īpaši daudz neiesaku pirms tam rādīt, jo bērnam jau rodās ekspektācija varbūt. Bet es zinu, ka tas nav īpaši izbēgams, un kaut kā tā informācija nonāk līdz viņiem šā vai tā. Jā, tad tā ir šī cita veida redzēšana. Tā nav trešā acis. Trešā acis, jeb čekurveida dziedzers, cik es saprotu, viņš iet atpūsties, kad ir nonāk tumsā, tāpēc ir šīs brilles arī, kas palīdz turēt tumsu acīm. Jā, tā ir savā ziņā tā kā mūsu tas cilvēka augstākais es, jeb tas tīrais es, tā tīrā mūsu būtība. Jeb tā mūsu gaismas esence, es domāju, vai arī tas gars mūsu, kas nav tikai fiziski ķermenī, un patiesībā jau arī, ja skatās dvēseli un miesa, tad miesa ir dvēselē. Tas, domāju, tas viss tur slēdzās kaut kā kopā, un tas ir šis kaut kas cits, kas ir tīrāks, augstāks par to varbūt fizisko mūsu. Sanāk, principā, mēs redzam ar citu savu aspektu, citu dimensijas aspektu, kas ir katram cilvēkam. Mēs esam daudz arī podkastā runājuši, mums ir apmācību programmās, mēs to bieži runājam, ka tas, kā tu arī runāji, tas arī sakrīt ar to, ko mēs pasniedzām, ka principā bioloģiskais ķermenis tikai maz izpausme no tā, kas esam mēs visi, un mums jāsaprot, ka ja mēs runājam, ka lielāks aspekts nav tā kā fiziski telpā lielāks, viņš neaizņem vairāk telpas, tāpēc, ka tā ir cita dimensija, vispār mēs esam daudz dimensionāls būtnes, prātam, tā grūti saprast ir, bet tie cilvēki, kur, piemēram, mums elpošanās piedalījušies, viņi pārstāvēja, piemēram, dziļās meditācijās, viņi pieredzēja šo paplašanu apziņas stāvokli, kur viņi saprot, ka viņi ir daudz lielāki, bet ne ķermenī lielāki. Tas nav fizisks lielums, bet viņi ir, liekas, plašāki, lielāki, un viņiem ir atverās, ko viņi definē kā intuīciju, kā viņi saka, jo nav prātam ieliekams kvantificējams veids, kā pateikt, kas tas ir. Jā, un tas, ko tu saki, man tas personīgi velk uz to saucamo nosaukumu, kas ir pasaulē zināms ESP, jeb Extrasensory Perception, tā ir tā kā ekstrasensorā uztvere. Un kāpēc tas arī man ir rītīgi interesanti bija ar tevi aprunāties par šo, jo es par šo pats daudz pētījis, daudz meklējis, man tas normāli likās interesants, kad gadus 5 apakaļ pirmo reizi par to sāku interesēties, uzzināju. Sāku interesants par telepātiju, telekinēzi ir ļoti daudz pētījumu pasaulē, un kopš 80 gadiem ASV centrālā izlūkošanas pārvalde ir jau ilgi, jau tajā iekšā kopš 70. Viņi ir tas projekts, kā viņi saucās, Project Stargate. Tas gan ir pavisam pa citu jomu 70. gados beigās, kas bija par remote viewing, kas ir attālinātā redzēšana. Cik es saprotu, tas ir principā, ka cilvēks savu apziņu nogādā citā vietā un spēj to vietu redzēt
Vai tas ir kaut kas līdzīgs, vai tas ir cits kaut kas? Tas ir kaut kas cits. Ir arī ICU akadēmija ir minēta 2 dokumentālās filmās. Viena sērijas, viena ir Superhuman filma, un tur arī ir vairāk šīs metodas pieminētas. Jā. Bet ICU metoda ir kaut kas cits, bet kaut kur tas viss ir uz vienu viļņu par to. Jā. Tad tas, ko tuvākais, ko tu sāki, man liekas, sasaucās, ko es atradu par... Savulaik es dzirdēju no Drunvalo Melkisedeka par Ķīnas psihiskajiem bērniem. Ir pat tāds arī CIA, CIP dokuments publicēts. Viņu internetā atrast CIP ziņojums par 80. gados, ka viņi Ķīnā meklēja bērnus, kuriem ir šīs te ekstrasensorās spējas, lai izmantot spiegošanā, lai izmantot valdības projektos, principā. Ja, un tur bija līdz absurdam, kad tie bērni varēja redzēt ne tikai ar acīm, aizvērtām, redzēt ar roku, redzēt ar ausi. Viņiem pielika to kaut kādu tekstu pie auss, viņi tā kā spēja nolasīt pie pakauša. Viņi varēja ar roku vienkārši nolasīt to informāciju. Un līdz tādam, ka viņi spēja adatu salauzt kontrolētā vidē, salauzt tādu, kur viņi pētīja pēc tam, palielinot 500 reizes un 1000 reizes mikroskopā, kā ir noticis adats plīsums. Viņi konstatēja, ka viņa nevis ir tā kā salocīta, bet viņa ir pārrauta. Tā kā iedomājas diedziņu, mēs vienkārši tinkši pārraujam. Un to izdara cilvēki tērauda adata, tas vienkārši neiedomājam. Ja? Tā kā par to, ka tas jau ir diezgan pasaulē jau apkārt, bet vienkārši par to nerunā. Tas ir ļoti jocīgi. Kāpēc liekas par to nerunā? Sistēma. Sistēma, ir izdevīgi, ka mēs esam tur lejā nospiesti, ka mēs nezinām, neatceramies, kas mēs esam, jo, ka mēs atceramies, kas mēs esam, es domāju, mēs esam ļoti spēcīgi un mūs vairs nevar kontrolēt, un tad viss tā puse slēdzās klāt. Es domāju, tāpēc, bet mēs dzīvojam pārmaiņu laikos, un arī šī ICU metode, ICU programma akadēmija, ir samērā nesena jauna. Tā, kad saki, tas tādas spējas, tieši tā mūsos visos tādas spējas ir. Bet šī metode, kāda arī mēs strādājam, kas man liekas, kas man tik ļoti rezonē, viņa ir ļoti tīra. Pastāst par to vairāk, kas ir tieši šī ICU metode, ko tu apguvi, un kā tu raksturo tīra? Jā, tad ICU metode nāk no Nikolas Farmer. Viņa ir britu sieviete. Es varbūt sākšu to, kā patiesībā viņa to apguva, jo viņa pati gāja apmācības, jo ir līdzīgas metodas. Tātad viņa, man liekas, mācījās, nemaldos, Kanādā, bet tur viss tika ļoti sarežģīts, un tur galvenais mērķis bija profits, nevis tie bērni, nevis tā spēja atbalstīšana un atvēršana. Un, cik es saprotu no viņai tas lika, tur tev tādai pieredzei jābūt, tev tādai pieredzei, tas laik tādas šķēršļi, ka viņi īsti tā kā, ka tas neiet. Un viņai ir savu pavadoņu, kā mums visiem, bet viņa ar viņiem sazinās, un viņai bija, kad tev tas ir jādod bērniem, tev tas jādod pasaulē. Viņas atbild bija, bet es nevaru nodot metodi, kuras neesmu saņēmis tā kā svētība, vai atļauju to nodot tālāk. Iniciācija par savā veidā. Jā, un viņa teica, bet kurš tev liek dot to viņu metodi? Mums ir sava metode pieraksti. Un tā nāca ICU metode. Viņa sāk ar to dalīties, un tas kaut kāda interesi raisīja cilvēkos, un bija pirmā dokumentālā filma, kas uzrunāja viņu, kur viņi dalījās, no kuras es uzzināju. Viņas saucās Superpowers, Ignite Your Intuitive Intelligence, kur ir tieši par labo smadzeņu puslodu, par mūsu intuīcijas pusi, un tā 3. epizoda sērija bija par bērniem. Un, kad viņi nostījos, tur pārsvarā tika rādīta ICU akadēmija, bet vispār runāts, ka bērnos ir šīs spējas. Un tas man uzrunāja, jo tā enerģija vai frekvence, kas ap to ICU bija ļoti tīra. Tur nebija tā, ka kaut kas uz tevi tiek darīts, jo tie ir bērni, tā ļoti liela atbildība. Uz tevi tiek darīts tādā ziņā, ka tas, kurš ir facilitātors, viņš nekādā veidā neietekmē. Vai tu ietekmē procesu? Es neietekmēju, es turu telpu. Savā ziņā, mēs vienkārši, es zinu to metodi, es zinu, ko runāt, kā runāt, ir kaut kādi tie pamatprincipi, kā mēs runājam. Bet man liekas, tāda liela daļa ir
kad es dodu un turu to drošo telpu. Bet tu viņam neko neaktivizē, tur neliek rokas virsū. Nekas tāds mums nodarbībās nekas tāds absolūti nav. Kas man liekas padara viņas, ka viņas ir tik tīras un drošas, jo tas ir tas pats bērns, kas to dara. Jo mūsos visos tās spējas ir, līdz tai pubertātei tās spējas ir pieejamākas, mums ir vieglāk viņas atvērt, atcerēties un jā, savā ziņā es to arī nemācu. Man dažreiz saka, kā tu iemāci, vai kā es to nemācu, es to nevaru iemācīt. Tas vienkārši tajā bērnā ir tā vide, tā metode ir tāda auglīga, lai tas process notiktu. Un līdz ar to tāpēc lielākai daļai bērnu tas notiek nodarbībās. Bet tur ir citi šie procesi, kas notiek, un varbūt kādam tā redzēšana, tas viņa augstākais es nav izvēlējies, un varbūt tā daļa procenta arī bērni tad neredz, bet viņiem ir citi ieguvumi. Jā, varbūt pastāst par to, kā notiek tas process pats, kad bērns atnāk pie tevis, izved cauri, ar ko jūs sākat, kā notiek pati nodarbība, tā ir grupas nodarbība vai kā izskatās process? Jā, ļoti svarīgi, kad ICU metode strādā tikai un vienīgi individuāli ar bērnu. Ja kādreiz kaut kur ir grupa vai vairāk bērni, tad tie jau ir beiguši šo programmu, un tad, ja viņi visi ir kaut kur vienā līmenī, varētu teikt, ka viņi redz, un tā viņas var salaist kopā. Bet ICU strādā tikai 1-pret-1 pasniedzējs kopā ar bērnu. Un tas ir no 10 līdz 12 reizēm tikšanās nodarbībām. Tagad tas kurs skaitās, un tas ir kā kurs jāuztver arī, kad mēs sākam, tad maksimums 2 nedēļu pauze var būt, ideāli reizi nedēļā, varbūt pat 2 reizes nedēļā, kad tiekās. Viņš tāds intensīvs kurs, tas nav, es atnākuši, pamēģināšu, nesnāk, varbūt atnākuši pēc pusgada. Ar ICU tā nav, tas ir. Mēs sākam, tas process kaut kur, liekas, tā arī jādomā, tu atver durvis, mēs izejam, mēs aizslēdzam, kurs ir izbeigts. Kad ir ļoti retos gadījumos, man dažreiz, kad nepabeidz un neturpina, un tad man ir tāds sajūta, ka tās durvis ir palikušas atvērtas. Tā nevajadzētu, ka vajadzētu viņas aizslēgt, kad mums kaut vai tam bērnam tā redzēšana nevarās, neatverās. Ir citi procesi, kam ir jānotiek, un ja ir nākts ar to domu, ka tikai par to redzēšanu, tev ir vilšanās un kaut kas varbūt tiek tā kā izjaukts citos plānos tam. Man liekas, ka tas katrā praksē arī pieaugušajiem strādājot, vai ne, ka nāk ar ekspektācijām, kad mēs gribam efektu, bet īsti varbūt nesaprotam, kas ir patiesā motivācija, kāpēc mums to efektu vajag. Es gribu redzēt, tā kā, priekš kam tev to vajag. Vai es gribu, iemācīties elpot, priekš kam tev to vajag. Tāds. Tā kā ekspektācijas ir tāds liels vārds priekš ICU, bet tad es iesaku, ja nāk tikai ar to domu, kad bērnam grib atvērt redzēšanu, jo tas ir fun, labāk ne. Kāpēc ne? Kas ir tas, kas vēlās to, tad tas ir visticamāk iesaistīts ego, tad tas nozīmē, ka visticamāk būs jāiet kādiem procesiem cauri, gan bērnam, gan vecākiem. Ļoti tā, kad stāstīju, tas ir saistīts uz to pašapziņas celšanu, uz sevis iemiesošanu, tas bērns jau jūt arī tos vecākus. Es kā pasniedzējs, es zinu, un es atbalstu, un es ticu katram tam bērnam, man nav šaubu, bet ja viņš mājās pēc tās 5., 6., 7. reizes jūt, kad vecākos parādās šaubas, tas ietekmē viņu. Līdz ar to tas ir process arī vecākiem, tuvākajiem cilvēkiem, kas ir, tas skar arī viņus. Pavisam īsi, es zinu, ka daudz cilvēku skatās šo podcastu, bet atklāja, ka patiesībā nav maz piesakojuši kanālam. Tāpēc, ja tev šis liekas interesanti, ja tu gribi saņemt vairāk saturu par dažādām interesējošām izaugsmas tēmām, tad man tev lūgums ir vienkārši piesako šim kanālam un varbūt iespied laiku, un varbūt pārsūt kādam cilvēkam, kuram šis arī noderētu. Ja? Tā kā vēlreiz, paldies, ka tu esi, un atpakaļ pie podkāsta. Runājot par pašu to procesu, kā tā telpa izskatās, vai ir kaut kāds specifisks, tehnoloģijas tu izmanto, vai kāds specifisks process, protokols, kam tu seko, kam tu pievērs uzmanību, kas ir svarīgi, lai bērns atvērtos tai redzēšanai? Vairāk jau tīri enerģiski, man liekas, ka tā drošā telpa, jā. Praktiski tā ir telpa, kur ir krāsls, kur ir galds, lai mēs varam darboties. Un par to pašu nodarbības struktūru, ja mēs satiekamies, mēs parasti iepazīstamies ar bērnu, tad viņš uzvelk mindfold brillītes. Viņas ir uzvelk. Uzreiz jau dod viņam to. Jā, tās pirmās 5 minūtes mēs varbūt parunājamies, kas ir pa nedēļu noticies un tā, un kas ir, ka iepazīstamies un kas un kā, bet tad viņš velk brillītes.
Mēs palīdzam savienoties ar šo sirds gaismiņu, un mēs sākam darboties diezgan ātrs temps, kā kuram bērnam varbūt ir, kas ir mazliet lēnāk, ir, kas varbūt ir aktīvāka, kur ir aktīvāki bērni, tur nodarbības beigās es bieži esmu slapja, jo man mentāli ir jāstrādā to katru bērnu noturēt viņu, tajā rāmītī, bet tajā pozitīvajā rāmītī. Rāmītis, man liekas, dažreiz varbūt tāds negatīvs vārds, ka mēs ierobežojam. Bērni, viņi grib droši vien daudzīties. Viņš grib vienkārši izpaust tā, kā viņš ir ieradis droši vien, vai ne, kā viņam ir ierasts. Bet arī mūsdienās ir ļoti daudz šie aktīvie bērni. Un, man liekas, arī svarīgi, ka tas I see you, kad saka angliski, ka I see you, es tevi redzu. Un tajās nodarbībās, cik interesanti, to es pat ar laiku, ar pieredzēm esmu atklājis, ka cik ļoti es redzu tos bērnus, nevis tīri fiziski, bet tajā būtībā. Un tie ir bērni, kuriem tā enerģija un tāda sajūta, tā kā tāda gaismas eksplodija. Un tad tā nodarbībā, tad kaut kur, es nezinu kā, man liekas, tas kaut kas cits manī, kas palīdz turēt to pamatu, dot to stabilo drošo pamatu, to mugurkauli kā, un ielikt tajā rāmītī, ka tā redzēšana, tāda nosēt gaismas eksplodijas, ka tu pēkšņi tāds lāzers tu redz. Un tas prasa enerģiju no tā pasniedzējas, prasa ļoti tādu lielu fokusu no manis, un dažreiz sajūtu, man liekas, jau var iztēloties nodarbībā, tad es ļoti intensīvi esmu meditējusi aktīvi veselu stundu, un dažreiz tās ir vairākas nodarbības dienā. Jo, bērni dažādi, kā es teicu, tad atgriežoties, ka tas ritms varbūt ātrāks ir, kur varbūt ir sapņaināk, un tā viena atbilde man nāk no tā bērna, tiešām dažreiz pāris minūtes ir, kuram minūtē ir 50 atbildes. Jo mēs strādājam pirmais ar grāmatām, ar krāsām, un 3 liels pamatprincipi ICU ir, kad mēs runājam ar bērniem bez jautājumiem. Tas ir kā? Es nezinu, noteikti latviešu valodā gramatikā ir pareizāks vārds. Angliski tas būtu tā kā komanda. Bet komanda ir tāds komandēšana, bet man liekas mīloša komandēšana kaut kur. Jā, es zinu to vārdu, es arī ar viņu cīnos dažreiz pēdiņās, kad es nevaru atrast to ekvivalentu, I command the attention. Jā, vadu, pieprasu vadu, bet tā mīloši, empātiski tas ir. Empātiski tas nav, kas tagad tā kā armijā viņas kontrolē. Bet tas būtu, ja es tev prasu, kā tev iet, pastāst, kā tev iet, vai nosauc parādi, tad viss tā valoda ir pielāgota tam. Kā uzdošana bez mazā. Es uzdodu tev jautājumu. Viens, otrs ir, ka mēs nekad neizmantosim vārdu nē, vai es domāju, varētu paturpināt arī pieņemsim nepareizi. Viss bērnu atbildes būs vienmēr uztverts pozitīvi. Un trešais ir, ka mēs uzslavējam bērnus. Tas ir tāds kodols ICU metodē arī. Un no tā visa, tad tajā procesā mēs sākam ar tām grāmatām, ar krāsām, un tad redzot, kā tas process iet, vai tā redzēšana varās, vai mēs turpinam, jo tā redzēšana var atvērties no pirmajām minūtēm līdz pēdējās 10. 12. nodarbības pēdējām minūtēm. Tas ir ļoti spontāns. Tev pēc saviem novērojumiem, kas ir tas, kas to nosaka, cik drīz atvērsies, vai kam atvērsies, vai tev ir tā, ka ienāk bērns pa durvīm, tas tev uzreiz ir sajūt, šis būs ātri, vai ir tev ienāk pa durvīm, ok, te būs laikam pacietība. Kādu reizi, ir bērni, kur es redzu, jūtu, kad tur ir, ka viņi ir ļoti kosmiski. Bet ir kaut kādas lietas, ko mēs varam ievērot, tā kā ir mīmikas bieži. Dažos video, kad es lieku sociālajos tīklos, man ir vecāki prasījuši, kāpēc viņi, pieņemsim, tur groz galvu, kāpēc tur mutē kaut kādas mīmikas. Viņi konektējās, vienojās ar to redzēšanu tajā brīdī, bet man ir bijuši pieredzē bērni, kuriem ir ļoti daudz mīmikas, kur visas tās pazīmes, kad jābūt un nenotiek. Un ir bērni, kuriem nav neviena pazīme, un pēkšņi vienkārši klikšķis, un viņiem ir redzēšana. Viņi pāršķir lapu nākošo, un viņiem ir, es redzu. Kas vēl to nosaka, protams, visas šīs vizuālās lietas, ko es varu redzēt fiziski, bet liela daļa ir, kā es jūtu, kad tā redzēšana, kaut kas sirds centrā vienkārši pasaka, ka viņi redz, ka tā ir kaut kas cits, tā sajūta ir īpaša. Un man ir dažos gadījumos, kad vecāki varbūt pievienojas, kad nāk uz programmas beigām, un tad ir vecāki, kas saka līdzīgi, kad ir interesanta sajūta, ka tu saproti, ka tas ka kaut kas cits ir, tā kā kaut kāda cita veida redzēšana pieslēgusies, kaut kāda cita veida
Klātbūtne būtu tāds nepareizs vārds, man liekas. Es teiktu, tā arī kaut kāda, es personīgi esmu pieredzējis šo sajūtu, un mēs ārpus kadra jau runājām par to, ka mēs vienā advancētajā kursā, kur bija pasniedzēja enerģijas apšanas pasniedzējs, arī cilvēki, kur ir daudz dažādi advancētāji strādājuši, sevi meditējuši un jau attīstījuši savus gaišredzības un ekstrasensorās spējas kā pieaugušie, bet tur vairāk arī kaut kur ar trešo aci, bet vienā brīdī jau kas to lai zina, kas vēl ir tā kā atvērts, ja, bet tāpēc, kad mēs visi mācāmies paši to kā pieaugušie, saprast, kā, kas tas ir, kā es uztveru informāciju, kāpēc man tā intuīcija tur pasaka pareizi un nē, ka mēs vienā tajā kursā mēs testējām šo te līdzīgi ekstrasensoro šo te redzēšanu ar krāsām, ar lapām, ar kārtīm, kur iedod kārtas, un tur ir kaut kas uzzīmēts, un tad viens vienkārši translē, un otrs uztver. Un tad tas, kurš uztver, mēģina tā kā nolasīt dažādi formas, krāsas, siluetus, un pēc tā pateikt, kas tas varētu būt, vai vienkārši apraksta. Es redzu tādu zigzagu tādas cakas, un tajā kārtī ir meža galotnes, piemēram, jā, nu, ka tur ir eglis ar meža galotnēm, bet viņš, ja viņam nāk tēli, un vienai sievietē rītīgi sāka vērties, tādā ziņā viņa ļoti, 95% beigās uzsāka pareizi teikt, un no 10, 9 precīzi, un iekšā bija tā sajūta, kad ir tāds laiks ir apstājies, un pēkšņi ir kaut kas tāds liels atvēries, liekas tajā, tā kā, klusiet jauni, klusiet veci, Dievs ienāca istabā, ir tā tautsdziesma, vai ne? Un ir tāds, kad visi klusē, apstājās, un ir tāds, wow. Jā, man ir kas saka, nu tā kā brīnums, bet kaut kur tiešām ir līdzīga sajūta, un kāpēc arī, man liekas, ar ICU metodu, ka viņa ir ļoti sirds centrēta. Un, man liekas, tur tiešām ir ļoti aktīvas mīlestības vibrācijas, es domāju, tās dievišķās mīlestības vibrācijas. Un jā, tā ir miedarbības, domāju, tā ir nodarbība ar to bērnu. Un jā, tā kā es teicu, tā metoda, ko es zinu, kā runāt, kā strādāt un viss, bet man liekas, kaut kas dziļāk manī, tā mana dvēseles daļa arī kaut ko dara un zina, ko darīt. Un tāpēc tās sajūtas, ka tīpaši, ka tā redzēšana verās, man liekas, tas man ir padarījis kaut kur dvēselē tik bagātu to piedzīvot ar tiem bērniem kopā, jo tas tiešām ir ļoti īpašs mirklis, ļoti skaists mirklis. Bieži tas man ir emocionāls mirklis arī nodarbībās. Un man liekas, jā, ja tos mirkļus es varētu kaut kur uzķert un parādīt citiem vai tiem vecākiem, man liekas, tas ļoti, ļoti īpaši. Pēc tam, kad jau tā redzēšana ir, jā, tas jau aiziet un tu sāc un tā, bet tas mirklis, kad tas pirmais klikšķis ir ļoti īpašs. Tas ir īpašs, tas ir arī pieaugušiem, kad es, piemēram, strādājot ar pieaugušiem, viņš pirmo reizi, piemēram, savienojas savu iekšējo bērnu. Tas cilvēks arī savā veidā savienojas ar savu dievapziņas daļu, un daudzi cilvēki saka, ka viņi pirmo reizi savienojas, viņi savu dvēseli atpazīst, sevi kā dvēseli atpazīst. Viena daļa to definē, viņi savienojās ar savu garu, un tur katrs viņu tā kā dažādi to izjutīs, bet tas mirklis vienmēr ir bijis jūtams, un man ir bijis tā, ka gan klātienes sesijās, protams, tas ir acīm redzami, bet arī online sesijās. Es esmu otrā pusē ekrānam, bet es vienkārši zinu, ka tur cilvēks ir tajā sakabē, un viņam ir aizgājusi tā sajūta, un tas ir tāpēc arī saviem pasniedzējiem vienmēr saka, ja jūs kaut vienu cilvēku savienosiet ar Dievu atpakaļ pašu, bez starpniekiem, ka mēs tiešais savienojums ar Dievu pašiem, bez starpniekiem, jūs esat izpildījuši savu misiju. Un tas ir tas, manuprāt, kāpēc mēs atrodam, es vismaz atrodu motivāciju turpināt darīt šo darbu, laikam dēļ šiem mirkļiem. Jā, jo es domāju, šeit mēs varam noiet pie tā, ka man dažreiz vecāku prasa, vai daži arī daži bērni prasa, vai es pat māku tā redzēt, un vai es vēlos tā redzēt. Un es tā nemāku, un man arī nav vēlme, un es domāju, man kolēģi, draudzene Ilze arī, mēs esam apsprieduši par to runājušas, ka tas piepildījums, ko mēs saņemam nodarbībās, caur šiem mirkļiem, caur šīm pieredzēm, esot blakus, klātesošas, tas tik ļoti padara tev bagātas, tik ļoti tev piepilda, un liekas tiešām tās tik skaistas, tās tīrās mīlestības vibrācijas, kad man ar to pietiek.
savā ziņā. Man ar to pietiek, ka jā, ja man liekas, kā pieaugušam tādas spējas, tas būtu jau kaut kāds ego, jā, un kuras viņas likt, un tā bērnam tas ir savādāk, viņš ir tik tīrs vēl un atvērts, un viņš to nedara visbiežāk ar to. Man vienkārši vajag, tas būtu forši un tā. Tam ir vecuma ierobežojums kaut kāds? Ar ICU metodi ir, jā. Ar ICU metodi tas ir bērniem no 6 gadu vecuma, mēs sakam līdz 12, bet es domāju 12 jāmen līdz pubertātei. Un, jā, mums kādreiz bija 5 gadu vecums, bet tad ir pamainījies, pacēlēs uz 6, kad viņi vēl ir tādi rotaļīgi mazi. Un 6 gadu vecumā, jo tā ir nodarbība, tas ir diezgan liels fokus, tas prasa viņiem tādu koncentrēšanos, un tas palīdz līdz ar to arī atbalstu koncentrēšanās uzlabošanu. Bet arī līdz tai pubertātei, jā, tad es teiktu, tādi auglīgākie gadi būtu tie 6, 7, 8, 9, 10, 11 jau nāk, kad tur slēdzās varbūt tas jau pirms pusauģa periods un tā tālāk. Lai gan man ir bijuši bērni, kas ir 11 gadu vecumā un kam atverās redzēšana, tas bija manā praksē, tam puisītiem bija 11 gadi un pirmajā nodarbībā tas arī notika. Tā kā ir dažādi, bet tas 7, 8, 6 ir tāds. Man šķiet arī tas ir saistīts ar tīri smadzeņu darbību, kas mums ir kā cilvēkiem, jo mums ap 6-7 gadu notiek šis pātrinājums no alfa teta viļņiem, kur mēs visu laiku esam tajā tā kā iztēles pasakā. Atceroties, mēs kā bērni tur vilkām tos slīpos jumtus, ja, kaut kur tur kāpām kokos, tas bija štābs, tur skrēja pakaļ, tas likās pa īstam, tur lecām šīs tur kaut kādas tur starp akmeņiem, un tur bija lava, un reāli likās, ka tur nedrīkst iekāpt, ja, ka tad būs slikti, tāpēc, ka mums ir šī teta viļņu darbības smadzenēs, un tas mums ļauj šo iztēli vairāk pieredzēt dzīvu, kad tas notiek pa īstam. Tas, ko mēs trenējam, tāpēc ar meditācijās, ja mēs gribam dabūt līdz tetai, kur mēs spējam to iztēlot, mēs tur reāli pārdzīvojam, piedzīvojam to. Un ap 6-7 gadu notiek šis pātrinājums smadzenēm uz beta viļņiem vairāk, kas ir loģiskā domāšana, racionalitāte. Un tas pilnībā, man liekas, sajiet kopā ar to, ko tu saki, ka ir vajadzīgs zinām vērā tāds fokus un uzmanība, apzināta uzmanība tam bērnam, spēja vairāk vai mazāk nokoncentrēties uz kaut kādu uzdevumu tur, manuprāt. Tas varētu būt saistīts, lai gan, kad es sāku, vēl bija 5 gadu vecums, un 5-6 gadnieki lielākā daļa tas ļoti ātri notiek. Man liekas, kaut kur viņi ir tik ļoti atvērti. Sanāk, tad, kad tu strādāji 5 gadiem, tiem vēl ātrāk notika. Tā kā, jā, ja man pieteicās 5 gadnieks, tad bieži vien tā bija pirmā, otrā nodarbība, ka viņi sāk arī redzēt. Bet kā kuram, ne visiem, jā, bet lielai daļai bija tā. Bet tad pacēlos uz tiem 6, un tad kaut kur es sapratu, ka jā, kad to 5-gadnieku, to stundu, mums tā nodarbība ir no stundas, it kā no 45 minūtēm līdz stundai. Stundu mēs cenšamies, tāda aktīva darbošanās, tā mindful brillēm ir 40 minūtes kaut kur, un tad mums ir tā kā noslēdzošā daļa, un, protams, tas sākums, tās minūtes un tā, bet... Kas tev liekas notiek 14 pēc pubertātes, kāpēc pēc tam tu vairs nepieņem, tu neesi mēģinājusi arī, vai kā jums ICU metodē vispār, kā jūs aprindās runājat par šo? Mēs nemaz nepieņemam. Ja man arī 12-gadīgi piesakās, tad es saku, kad jā, var, es neatraidīšu, bet reiķināties, ka visticamāk, ka to redzēšanu varētu būt, kad tā redzēšana nevērsies. Bet tad es saku... 12-gadīgiem man nav atvēries, jā. Pēdējais, kas man bija 11-gadīgais bērns, un viņam atvērās. Bet pārsvarā tie ir ap tiem 7, 8, 9 gadiem. Kāpēc tev liekas, pēc 12 nevarās? Jā, tad jo smadzenēs, jā, mums ir šī pārēja, smadzenes jau ir attīstījušās, un slēdzās jau šis pusaudzis, un sākās tāds, smadzenes jau pieaugušāks kaut kur. Ego kaut kādas šķautnes personalitāte kaut kā sāk vairāk attīstīties. Jā. Kas varētu tā kā arī loģiski salikties kopā to. Nu, ko paskatāmies, varbūt tos video, ko tu esi no savas prakses iesūtījusi. Un tad vienkārši pakomentē droši, ko mēs tur redzam. Kas notiek šajā video? Tad šis ir pēc programmas beigšanas, tad tā ir jau tāda kā papildu nodarbība. Jā, viņa liek pērlītes bildītē, kas tur nācās precīzais nosaukums, bet kad tu
Jā, ka tu ļoti koncentrēts darbs, jo tev ir jāstāsta ļoti smalkas mazas detaļas, gan tās pērlītes atrast un tad uzlikt pareizā vietā pa krāsām, pa cipariņiem tur ir sadalīts. Ok. Jā. Tā. Te ir 2 meitenes. Jā, māsītes. Jā, tad viņas abas ir beigušas, viņām abām ir šī cita veida redzēšana, un mēs salikām kopā. Viņas liek puzli. Viņas liek puzli kopā, jā. Ar aizvērtām acīm. Jā. Viņas liek mana bērnības puzli. Tikai savādāk, kā es viņu liku. Okay. Viņas savstarpēji kaut kā komunicē? Pat, kā bērni komunicētu, tikai tas, ka viņām ir šī Manfolda relītes, maska, un katra ļoti aktīvi meklē savus kauliņus, kā var redzēt. Okay. Sarkana vēl. Es tad daru nosaukt visas burtus, kas tur ir. Nosauc burtus. K, R, A, S, A, I. Tad viņi nosauc burtus. Jā, tas bija patiesībā, tas bija viens no retiem mirkļiem, kad burtiski pēc tā klikšķa es paspēju paņemt telefonu un uzfilmēt. Tad viņai bija ļoti liels tas pārsteigums, kā viņa teica, es pat varu redzēt burtus. Tas bija tas brīdis, kad viņai pirmo reizi atvērās. Jā, tā bija tā nodarbība, ka viņai bija tas mirklis, un tad es sapratu, ka es varētu mēģināt uzfilmēt, jo, kā var redzēt, viņā pašai ir tik liels pārsteigums un tāds, kad es redzu. Jā, tā, ko mēs šeit redzam? Tā viņa arī. Pilda darbiņu. Jā, 3 aplīši. Viņa liek tāds kā tos aplīšu pa krāsām? Jā, viņa līmē Es pilda. labāk redzu. Jā, labāk Man ir kaut kā ir, es nezinu, es jau no pirmā reizes to saprotu, kad ar brīvajiem labāk redzu. Pat labāk kā ar atstiņām. Jā. Nu, redz, Es nezinu, kā tas ir, jā? Labi, ka man tētis to pateica, kad es te varu iet, vai ne? Jā, man arī prieks. Sanāk, viņa tā kā labāk, viņa saka, viņa labāk redz ar brillēm nekā ar acīm? Kā viņa to domāja? Jā, viņa nav vienīgā no bērniem, kas saka, ka ar šo citu veidu redzēšanu viņa redz labāk, skaidrāk iespējams nekā mēs ar fiziskām acīm. Esmu dzirdējusi pat, jā, kad ar mūsu fiziskām acīm arī krāsas mēs redzam patiesībā daudz blāvāks nekā realitāte, kā esot pasaule realitāte, kā mēs redzam. Tā kā, ja viņi redz ar šo citu veidu redzēšanu, tad es domāju, jā, tas varbūt ir, nezinu, var iztēloties labāk, skaidrāk. Te ir puika. Jā, viņš dala pa krāsām bumbiņas atbilstoši no kartītēm. Pastāst, kāds cipars šai krāsai? 2. Malacis. Un pastāst šai? 2. Arī 2, lieliski. 3. Brīnišķīgi. Wow. Ar šo bērnu mēs tiekamies arī uz papildnodarbībām, kur mēs izmantojam šo citu veidu redzēšanu, lai uzlabotu mācības. Un viņam arī tas gadījums, ka viņš saka ar šīm brillītēm, ka viņš pilda tos manus matemātikas uzdevumus vai lasīšanu, viņam ir vieglāk, viņš labāk uztver nekā ar fizisko redzi. Jā. Ko mēs šeit redzam? Arī puika. Pastāst, kādu ciparu tu redzi? 1. Liels, pastāst, kas ir uzzīmēts lejā? 1 apelsīns. Man saka, kādā krāsā ir viennieks? Zeltenā. Viennieks, pastāst, kādā krāsā ir? Nevar redzēt. Pamēģi vēlreiz pastāst, kādā krāsā ir viennieks? Sarkanā. Malacis, pastāst, kādā krāsā ir fons? Zilā. Wow. Tā kā viņš vienā brīdī it kā atmetās atpakaļ, tas ir tā kā nogurums vai... Jā, tas ir tas, ka tas prasa fokusu, un tur tajā video var redzēt, ka viņš tā kā kaut kur mazliet varbūt ir aizlidojis, un tad, kad es viņu paņem atpakaļ, pasties vēlreiz, viņš var redzēt, viņš pagriež to galvu, un man liekas, ka tur var redzēt tiešām, ka viņš redz, ka viņš tiešām tad paskatās, un jā, tad kaut kādos brīžos, man liekas, ir tāds, ka viņi tā kā koncentrējās, viņi redz kaut kādā brīdī, viņi varbūt atslāps, nu tad jā, kad es neredzu, bet tad atkal tu atgriezies un tu redzi. Te izskatās liek kaut kādu vārdu kopā. Jā. Līgst. Tad jāatrod visi tie burtiņi.
Viņiem ir jāatrod tā vārda burti. Jā, lai tad uzrakstītu to pašu vārdu. Atrod vajadzīgos burtus. Un jāsaliek kopā secība pareizi. Lai būtu, atbilstošais vārds. Un tur var redzēt, viņš pat precīzi, kur ir sarkanā līnija, kādu burtu. Brīnišķīgi, melec. Tad tā redzēšana viņiem ir vairāk tajā tā kā acu zonā, vai viņi redz neatkarīgi no tā, kurā pozīcijā atrodas tas priekšmets vai tā lieta? Varētu būt no jebkura punkta, jā. Tātad jebkurā pozīcijā. Manā pieredzē tas tomēr ir bijis vairāk acu reģions. Tajos video varbūt dažos arī redzēt, kad mazliet ir galva tā kā grozīt uz vienu uz otru sandu. Un, kad es bērniem prasu, kur viņi labāk redz, viņi bieži parāda vienu pusi vai otru pusi acī. Tad arī ar to viņi groza un tad skenē kaut kur to lapu, kā viņi redz. Droši vien, kad arī skatoties tos video, uz kuriem mēs esam saņēmuši atļauju arī no vecākiem viņus publicēt, pa ko liels paldies, tā kā mīļie vecāki, amazing. Un droši vien, kad kaut kāds skeptiķis skatīsies, kāpēc viņš tur to galvu tā groza, vai viņš tur neredz ar to šķirbu tur apakšā, jo mēs zinām, pasaulē ir bijuši vairāk tādi piemēri, kur šie te līdzīgi gadījumi ir tikuši apgāsti, kur Indijā, ja es pareizi atceros, vēl arī Amerikā ir bijuši gadījumi, kur beigās šie te teiksim, tā pētnieki, vai kas ir eksaminējuši to, vai mēģinājuši pārbaudīt, ir sapratuši, ka patiesībā tur var redzēt caur to šķirbu tur cauri kaut kā, tad ir redzējuši, ka tur ir kaut kādi iluzionistu triki arī bijuši tajos video. Respektīvi, tas veicinājis ir ļoti daudz skepticismu tam procesam visam. Kā tu šo var nokomentēt? Jā, es saprotu, ka varbūt skepticisms, jā. Tad, kā mēs skatījāmies, tās brillītes ir tiešām efektīvas. Protams, tā galviņa ir mazāka, bet, kad mēs viņus uzvelkam, es pārbaudu, ka tiešām tur ir pievilkts, ka tur ir ērti, ka tur var palpot, ka tas to degunu nespiež un tā tālāk. Un, tu pārliecinies, kā katru reizi. Es pārliecinos, jā, un tad I see you, es tevi redzu. Tātad tā mana uzmanība 100% ir uz to bērnu, es redzu katru to mīmiku, katru to kustību. Es loģiski arī saprotu, cik daudz vajadzētu, lai tu redzētu pat tādu šķirbiņu. Jo man ir bijuši tādi gadījumi, ka vecāki arī prasa, un pirmo reizi, kad man to pajautāja, man bija tāds, kā? Es arī iztestēšu to metodu, un es uzvalku, un es viņas iztestēju visos iespējamos veidos, ja viņas ir vaļīgas, ja tur ir šķirbiņa. Pirmkārt, tas ļoti nogurtu, ja bērns to tās 40-50 minūtes tā strādātu. Otrakārt, tev tā galva būtu daudz plašākā amplitūdā jāgroza, un tas būtu tik ļoti manāmi, kad es redzu, ka viņš vienkārši skatās pēc šķirbiņu. Un tas, ko es teicu, ka ir tā sajūta. Es zinu, ka mēs gribam visu materiālistiski taustāmi ielikt, bet mēs neesam tikai materiālā, fiziskā, un mums ir jāuzticās tas, ko mēs paši jūtam. Es varu no savas puses arī pateikt, kad es pētīju šo labu laiku, jo tad, kad es pāris gadus atpakaļ par šo pirmo reizi dzirdēju, es arī ļoti skeptiski izturējos par to. Man likās, jā, ir jau tur visādi veidi, kā tu vari tur krāpties, jā. Bet tad es sāku intensīvi šo pētīt. Tad es aizgāju līdz tāds kanāls Telepathy Tapes, un tu viņu zini. To visu procesu organizēja tāda Kai Dickens, un viņa paņēma savu grupu ar pētniekiem, visskeptiskākie pieaugušie cilvēki, viņa prāt, jo zinātnieki, viņa teica, ka viņa vēlās satikties ar tiem cilvēkiem, kuri ziņo, ka viņu bērniem ir šādas spējas, un viņi teica, ka mēs izvēlēsimies, jūs vienkārši iedodiet mums sarakstu no visiem, mēs izvēlēsimies, kurus bērnus, mēs izvēlēsimies vietu, kurā mēs tiksimies, mēs pārbaudīsim visas maskas, mēs ar savām maskām nāksim, mēs ar saviem vārdiem, ar savām kartiņām, viņiem bija tā kā kartiņas, kur random generating numbers, tā kā kartiņa, kas, piemēram, randomā numurs kaut kāds vai skaitļus ģenerē vai krāsas randomā ģenerē. Un mēs tā kā noteiksim to, ko jūs redzat, ko jūs nē, un tā kā, kādā veidā mēs to testēsim, kur viņi visu pamēģināja, neko nevar redzēt, un bērni sāka vienkārši lasīt to visu. Ja, kur, piemēram, mātei
parāda, tajā video rāda, kā mātei parāda kaut kādu vārdu priekšā, tā māte to vārdu lasa, un tas bērns otrā istabā atkārto to vārdu. Viņš uzraksta uz datora. Ja. Viņam, piemēram, parāda kaut kādu ciparu, viņš sev uz planšetes priekšā iebaksta, kurš cipars tas ir. Un tajā brīdī tie pētnieki teica vienkārši, kad viņiem augsti sviedri un skudras pa muguru, ja, jo tas ir tas mirkli, par ko mēs runājam, ka this is real, šitas ir pa īstam. Tu nevari šito fejkot. Tas vienkārši nav empīriski iespējams, vai nekādā veidā nav praktiski iespējams to nošmaukt. Jā, un es domāju, arī man... Tā kā es teicu, es tos mirkļus piedzīvēju tik daudz, tomēr vienalga manas smadzenes tajā brīdī ir tāds, bet kā? Kāds ir iespējams? Kad vienalga mani vēl projām nelīmējas kopā, bet ir kaut kas cits, kas zina, ka jā, protams, tas ir iespējams. Un jā, tā kā tu saki, tas ir pētīts tātad, jā, un arī ar tām brillītēm, es redzu ar tām acīm savām priekšā, kad tam bērnam tās brilles ir uzvilkts ļoti, ļoti labi. Tur nav iespēja kaut kur caur kādu to šķirbi redzēt. Dažreiz tā, jā, viņi groz to galvu, jo šeit, es domāju, var pieminēt to, kad mūsu redze ir plaša ar fiziskām acīm. Kad bērns sāka redzēt, tīpaši pašā sākumā, tas būtu, ja tev likt tagad paskatīties caur mazu atslēgas caurumiņu. Protams, tu skenētu lapu, tu grozītu, un ja viņam tā redzēšana nāk mazliet vairāk no tās labās puses, viņš griezīs to galvu uz to pusi. Viņš skenēs to lapu, un ar laiku tas caurumiņš, ko mēs iedrošinām, lai viņš izplašās, lai viņš paliek lielāks, un ir dažādi, ir kuriem tas aiziet, ir kuri varbūt aiziet tāds konkrētāks centrāls caurumiņš, caur kuru viņi redz caur šo gaismiņu. Bet tas ir tas, jā, kāpēc varbūt viņi to galvu groza un tām brillītēm. Un vēl viens process, kas notiek, tie ir jauni neiroceļi, kas veidojās bērnu smadzenēs. Tad viņi mācās kaut kādu pilnīgi jaunu veidu, kā redz. Kaut gan it kā fiziskās acis nav iesaistītas, un tas izraisa, ka varbūt ir mazliet graušana, varbūt acu kutināšana, ir mazliet asaro acis. Mēs iedrošinām, lai bērns tur tās acis aizvērtas, kas tur notiek. Tad es nezinu, bieži bērni saka, viņiem acis ir vaļā patiesībā arī nodarbībās, bet tās brillītes tad ir make sure, kad viņas ir tumsā. Un tāpēc kaut kādā brīdī viņas sāk tās aciņas paberzēt, un tās brillītes dažreiz arī vienā no tiem video ir, ka viņa tā kā piespiež, un viņa pati komentēja, ka kaut kā piespiežot, viņai ir labāks kontakts ar šo redzēšanu. Bet, protams, viņas piespiežot, es skatos, es ļoti, ļoti sekoju līdzi. Un tad arī, kad bērni sāka kaut ko darboties jau mājās, tie vecāki var to redz, viņi arī redz un ir piedzīvojuši to pašu. Kāda vēl tev ir pieredzes bijušas kaut kāds interesants vai, teiksim, tā brīnumainas pieredzes, kuras tev pašam ir likuši skatīties uz to visu, kā wow! Man liekas, katra pieredze, kas man liekas, jā, es daru to tieši tagad rudnī ir 4 gadi. Man liekas, katra tā pieredze liekas, wow, kādi tie bērni ir. Un man pat fascinē arī, kāds tas aizberga neredzamā daļa, kas ir tas, kas ar laiku tā kā atklājās. Un tas ir ļoti interesanti un fascinējoši par katru to bērnu. Kā tās bērnu transformācijas notiek, vai tev ir tāds follow-ups no tā, kādi viņi ir ieradušies pēc tam, ka viņi izgājuši šo programmu pie tevis, un tad viņi iet savā kaut kādā bērnu dzīvē, un tad kā viņiem tas ir mainījis, kā viņi skatās uz pasauli, kā personības mainījušās? Jā, es parasti ļoti lūdzu, lai vecāki padalās ar to atsauksmi, un jā, pēc kāda laika tīpaši, kad tieši tā, kad viņi ir iegājuši tajā atpakaļ kaut kādā ikdienas dzīvē, lai gan mēs iesakām, ka tomēr turpina to prāks mājās, arī regulāri, cik tas bieži notiek, es nezinu, bet arī par to redzēšanu man bija, sākumā bija nāca meitene, un es nejauši šādi pēc tam vecākus veikalā, un viņi teica, ka viņi arī pabeiguši to kursu, bijis kaut kā ļoti piesātnāts, visi viņi neko nav mājās turpinājuši, un pagāja pusgads, un viņa pati teica, bet kur man tās brillītes, es gribu pamēģināt uzvilkt. Un viņa saka, pēc tā pusgada, ka viņa neko nebija darījuši, viņa saka, viņa redzēja, viņa turpināja redzēt, un viņa saka, tas bija tik, tā fascinējoši, ka kaut vai nekas netika tikā darīts. Ir arī, kad pazūd tā redzēšana? Arī ir, kad pazūd, jā. Ir arī pat nodarbībās. Mums ir tā, kad atnāk pirmajā nodarbībā redz, otrajā nodarbībā neredz, trešajā neredz, ceturtajā neredz, kā tev liekas, 5. redz.
Es domāju, ka tas ir tas smalkais process. Varbūt tur pieslēdzās kaut kas, kas ģimenē mājās notiek. Tā kā emocionālais stāvoklis to ietekmē? Jā, emocionālais stāvoklis tāpat kā tas nogurums vai cik daudz tavu enerģiju tajā dienā, ko tu ēdzi pirms nodarbības, ja tu esi sāēdies cukrainus konfekts, tas arī ietekmēs. Tā kā ir šie citi faktori, kas var arī ietekmēt. Es domāju, mūsdienās bērniem ļoti ietekmē tehnoloģijas arī. Cik daudz tu esi atklāts uz ekrāniem un tā tālāk. Tu esi kaut kā novērojusi to, vai tev ir bijis kaut kāda iespēja salīdzināt, ka, piemēram, šim bērnam ir daudz tehnoloģiju, viņš daudz ar ekrānu ir, kā tu to redzēji nodarbībās? To var pamanīt, jā. Bērniem, kuriem ir vairāk ekrāni, lai gan nav tā, kas viņiem tur ļoti prasu un tagad intervēju viņus par to, bet nervozāk ir daudz grūtāk nosēdēt, koncentrēties, tā uzmanība ir ļoti īsa uz to mirkli un to savākties, tā kā fokusēties ir daudz grūtāk. Tad man ir bērni, kuru viņi paši saka, viņiem nav nekāda telefona, nekas viņi īpaši neizmanto, un tu redzi, cik viņi tiešām to nodarbību koncentrējās mierīgi, var sēdēt, darboties, klausīt, kas ir jādara. Un kad arī katra nodarbība mums beidzās ar stāstu, ar 12 tēmas, ko bērniņš izvelku pat kartītei. Un tie bērni arī bieži, kuriem nav šīs tehnoloģijas, kur arī daudz vairāk lasa paši grāmatas tieši, viņiem šie stāsti ir patiešām kā stāsti, kā grāmatā būtu radoši ar iztēli. Un tiem citiem atkal ir grūtāk, ir tēma, pieņemsim, draugi. Man draugs tas un tas, bet viņš nevar radīt īpaši to stāstu, to sēriju, kā mēs veidotu. Tā kā. Jā, bet tehnoloģijām, man liekas, tas man gribās pieminēt, ka mūsdienu bērni ir savādāki, viņi ir kaut kur īpašāki varbūt, viņi ir cita rase savā ziņā, bet tas nenozīmē, ka viņi ir imūni pret tehnoloģijas ietekmi uz viņiem. Jeb imūni vispār pret šīs realitātes pasaules ietekmi uz viņiem. Jā. Un man liekas, ka tāpat kā jebkuram ir jābūt ļoti lielai mēras sajūtai un disciplīnai un ļoti gudriem, kā un cik daudz un vai vispār. Jo tos pētījumus, ko esmu lasījis par tehnoloģijām, līdz tiem pusauģu gadiem vispār viņiem nevajadzētu redzēt ekrānus. Bet mūsdienās ļoti cita realitāte. Jā, mums komunā un cik man ir pazīstami cilvēki, kur ir apzināti, kuriem ir bērni, kuri paši ir, teiksim, tā veikuši savu darbu ar ēnām, ar savām traumām, un tad attiecīgi ļoti atbalstoši bērnu izaugsmē un savā veidā saudzīgi pret to. Visi kā viens saka, ka viņi ļoti izjūt dienas, kad viņi ir atļāvuši kaut kādā veidā bērnam vairāk ar iekārtām nodarboties, un viņi arvien vairāk un vairāk visi sāk apzināties, cik ļoti kritiski tieši ir kontrolēt šo te pašā sākumā, pirmos 10 gadus, ka gan vai vispār aizliegt. Un tas ir, tur laikam ir jāatrod kaut kāds veselīgs līdzsvars, jo nedrīkst pilnībā aizliegt, tāpēc, ka man liekas, ka tas ir normāli, ka bērns no paša sākuma jau mācās pie tehnoloģijām, kā piemēram apvienotos Arābu Emirātos, ja nemaldos, visiem pilsoņiem ir oficiāli piešķirts ChatGPT konts piekļuvē, bezmaksas, plus versijai. Tas ir viens. Bērniem māca no pirmās vai no otrās klases māca, kā izmantot mākslīgo intelektu. Kas ir amazing. Protams, mans jautājums, es neesmu tas cilvēks, kurš varētu spriest, vai tieši tā klase ir piemērota, ka tur sāk, bet tas, kad viņiem jau pēc iespējas ātrāk izmantot tehnoloģijas kaut kādā brīdī ir svarīgi, tai pašā laikā es redzu, ka tur ir milzīgi riski, jo tie citi pētījumi atkal savukārt rāda to, ka cilvēkam sāk atrofēties burtiski smadzenes. Tajās daļās, kas atbild par racionalitāti, par radošumu, un tas ir pieaugušajiem. Tagad ar šo te mākslīgā intelektu to laikmetu pētnieki redz, ka tās smadzeņu daļas samazinās reāli pieaugušajiem. Un tie paši, kuri tikko, kā es atceros, vēl pusgadu atpakaļ bija fanāti AI, mākslīgām intelektam, liek video tagad iekšā YouTube, kur viņi saka, ziniet, kas es tā kā laikam esmu mainījis savu perspektīvu par to, cik krūti ir mākslīgais intelekts. Viņš saka, varbūt tās tomēr tas nav tas, ko mēs visi domājam, ka tas ir tik
Jā, man ir spēcīgs domas par šīm tēmām. Jo es uzskatu, tas ir neitrāls. Tas tehnoloģijas AI, tas viss ir neitrāls, kura rokās tas ir, kā tas tiek izmantots. Jā, tā, kā tas ir šobrīd, tas nav pozitīvā virzienā. Jā, piekrīt. Viņš nav, viņš nav savā veidā, netiek regulēts ar tādu iekšēju morālo vērtības kompasu, manuprāt. Jā. Un bērnos, tieši tā, ja tas ir pieaugušais, varbūt ir cita runa, bet ja tas ir bērns, viņa tās smadzenes ir tajā attīstības procesā. Un tieši tā, tās smadzenes tiek ietekmētas. Un man liekas, kas ir interesanti, viņi jau ir tā viena no pirmajām paudzēm, kas piedzīvos to ilgtermiņā. Mēs neizaugām ar tehnoloģijām, mēs gājām ārā, spēlējāmies dabā. Mēs bijām dabiski peļķē, kokos. Mūsdienu bērns, viņš nevar nosēdēt, braucienu mašīnā, kamēr viņam nav izklaide, viņam konstanti vajag izklaide, bet bērnam realitātē nevajadzētu konstanti izklaidi. Viņam būtu jābūt spējīgam pašam būt pašpietiekam kaut kur ar sevi un kaut kur to pacietību. Es nesen redzēju video, kur kad mēs priecājāmies braucot mašīnā, kā tek lietu spilīti, kur būs ātrākas sacensības. Mūsdienas bērns vai vispār pamana, ka tur tā lietu spilīti. Un es domāju, ka lielu lomu tur spēlē šī piekļuva tehnoloģijām, ekrāniem, un tas arī to apziņu kaut kur ietekmē. Man liekas, ka nav jāskatās uz bērniem, mēs varam paskatīties uz pieaugušajiem. Jā, tas, ar ko es saskaros strādājot ar cilvēkiem, viņi jau saka to pašu, tie, kuri ir gatavi atzīt, ka viņiem ir grūtības atslēgties. Tas ir impulss līmenī jau šī skatīšanās, un īpaši tad, kad nav bijis laiks sev. Jā. Kad ir pa dienu bijusi liela intensīva diena, nogurums, atnākot mājās, šķietami, ka tas dod tādu kā sev laiku, šķietami, kas sakal no pētniecības perspektīvas, smadzeņu attīstības perspektīvas skatoties, ir pierādīts, ka tajā brīdī, kad cilvēks skatās sociālos tīklus, ko scrollē vai video, vai ir iejaukts šajā te procesā, engaged, tās smadzeņu daļas, kuras it kā ir jāatpūtina, neatpūšās, viņas turpina tikt noslogotas. Nozīmē, ka tehniski ir tāds jocīgs apmāns. Par to, ka mums liekas, ka noskatījos to sēriju kārtējo vai tur noskrolēju tos video, un ir tāda apmierinājuma sajūta, kur patiesībā vienkārši ir dopamīna šāviens smadzenēs, un tas ies ar atsitienu. Ja, un pēc tam atkal vajag vēl, un tad ir atkal šī alka. Ja, principam, tāpēc tā ir tā atkarība, kuras es pilnībā piekrītu bērniem. Nedrīkst viņu dot, tāpēc, ka vienkārši viņiem nav spēja racionalizēt, saprast to, regulēt, kontrolēt, apzināt šo te procesu. Tas ir droši vien trikī jautājums. Jā, un es saku, tos zinātniekus, kas to ir pētījuši, ne tikai tehnoloģija, bet arī, kad bērniem ir piekļuvis sociālajiem tīkliem un tā. Jā, tad man liekas, ja viņi, kā zinātnieki saka, ka es savam bērnam nedodu līdz tiem 14-15 gadiem, tad es uzticos viņiem. Tas kaut ko pasaka. Kā tu pat nonāc līdz šim te procesam? Līdz ICU? Jā. Tas bija, aptuveni tos 4 gadus atpakaļ. Es dzīvoju patiesībā, man liekas, būtiski, Es dzīvoju 10 gadus Lielbritānijā, Londonā, un 5 gadus atpakaļ es pārcēlos atpakaļ, un viena daļa manas dzīves ir joga. Es arī pasniedzu vadu jogas nodarbības. Un, kad atgriezos Latvijā, man bija, ko vēl es varētu darīt. Es zinu, ka man ir vēl kaut kas priekš manis, ka tā ir viena puse no tā veseluma man. Un kaut kur es biju tādos kā meklējumos. Kaut kādā brīdī es vienkārši paļāvos, kad tas atnāks pie manis. Un tas atnāca ar šo dokumentālu filmu sēriju. Man mamma bija pasūtījusi, viņas tikko tika izlaistas, un es nostījos to sēriju, un man bija tāds, tā ir tā man otra puse. Man bija ne mazāko jautājumu, ne šaubu, nekas no tāda. Es atradu, ICU akadēmijas mājaslapu, Nikols mājaslapu, un es tajā pašā vakarā līdz cikiem pildīju pieteikumu formu, un tur vēl bija tieši žīme, kad pateicoties šī dokumentāla filmai, mums ļoti liels pieprasījums pasniedzējiem. Un es paskatījos, ka Latvijā neviens vēl nevadīja to, vispār arī Baltijas valstīs, un vispār šajā daļā Eiropas tas vēl nav tik ļoti, bet tas ir internacionāls, un man liekas, tagad jau tas tiešām ir ļoti daudzās valstīs.
Jā, es pildīju, un pieteikuma forma bija tāda pagara. Tur bija tiešām jautājumi vispār no sākuma, kāpēc, un ko tu pats ar sevi dari, un kam tev tas ir vajadzīgs, un tā tālāk tā izkristalizēt, vai tas tiešām ir priekš tevis. Un tas process bija tad garš, kamēr viņi atbildēja, un tad visu laiku kaut kā likā, pat katram solītim gāja, ka tas notiek, un tas ir priekš manis, un tad pēc kāda pusgada, jā, es pievienojos apmācībām. Tad nāca prakses daļa. Tad, kā notiek apmācības pastāst? Pirmās nodarbības bija par sevi pašu. Klātienē vai attālināti? Ir gan klātienē, gan attālināti. Es gāju savu kursu attālināti, jo tas bija Covid laiks. Tad, un kas man ir tāds pašai, kad es dzīvoju tātad Lielbritānijā, un Nikola ir netālu no Londonas. Kaimiņos tikai, jā. Un tad, kad esmu aizbraukusi, jā, es man nāca attālināt mācīties. Es Nikolu dzīvē neesmu satikusi, bet man ir labs kontakts ar viņu, un kad man vajag atbalstu vai kādu jautājumu, es sazinos ar viņu. Un man ir mērķis viņu satikt arī dzīvē, bet apmācības bija attālināti. Arī kolēģi Ilza ir mācījusies attālināti, bet kolēģi Sintija, kas ir vairāk tā kā Latgalē Preļos, viņa bija klātienē Londonā pie viņas uz apmācību. Izved cauri, kā notiek, kas ir pašā sākumā, cik ilgs tas process ir, kā uzsvars ir? Jā, tad pirmās nodarbības bija par sevi pašu, tāds pastrādāt ar sevi, tāda sirds saskaņotība vairāk sev pašam, un tad otra daļa kursam bija, tas ir dienas, tur nav nedēļas, tās ir dienas, otra daļa bija pati ICU metode, mums tiek nodota metode, kā strādāt ar bērniem. Jā, un tad nāca, man liekas, tā galvenā daļa kaut kur ir tā prakse, ka tu ej tiešām to sāc darīt un ar bērniem strādāt. Kā tas ietekmē vecākus? Jo mums ir arī savā veidā mentoru programma, mums ir slēgta komuna, kurā mēs, ko mums slēgt, ja kurš var pievienoties. Vienkārši tā ir apmācība platforma, kurā mēs cilvēkiem sniedzam šo daudzpusīgo sevis izglītošanu gan par prāta, zemapziņas izglītošana, transformācija, programma transformācija, iekšā bērnu dziedināšana, emocionālās izlādes drošā veidā. Mums ir sadaļa arī, kas ir vairāk šī te enerģētiskā pasaule, ezotēriskā pasaule, savienojums ar dvēseli, savienojums ar garu, mums ir 90 vai cik tur pāri kopā meditācijas, prakses dažādas, kādā veidā cilvēks var strādāt ar sevi, attīstīt, transformēt savas limitācijas spēkā. Un mums ir viena sadaļa arī, kas ir, kas saucās, mums tāda sadaļa kosmiskās sarunas, ja, kur kosmiskās sarunas nozīmē, mēs runājam par visām tām lietām, kas pa īstam notiek, par ko varbūt tās sabiedrībā mazāk runāt, tas nav populāri, bet tas, kā līdzīgi mēs šito runājam, tieši tāpat arī mums ir tur sarunas, mums ir sadaļa zvaigžņu bērni, kur es sajūtu ārkārtīgi lielu impulsu intervēt pieaugušos un arī pasniedzējus, kuri ir paši pamodušies, paši sevi apzinājuši kā enerģētisku būtni fiziskā ķermenī un kā viņi strādā ar saviem bērniem un kā viņi, tie, kas ir terapeiti, kā strādā ar citiem bērniem un ko viņi redz, ko viņi novēro. Un es izjūtu tādu ļoti lielu aicinājumu šo iniciatīvu organizēt, taisīt, jo tajā dienā, kad man tā ideja atnāca, es pats izplūdu asarās un man bija tāds, kad Zarīs, tāda sajūta, ka kaut kas tā kā man pateicās, pat varbūt tās, jā, un es sapratu, ka, šis ir lielāks nekā es, lai arī šajā dzīvē šobrīd, šo mirkli man pašam nav bērnu vēl, bet es jūtu, ka tas ir, kaut kas daudz lielāks nekā es vispār spēju aptvert, un es savā veidā parādā viņiem, ja, kaut kā I own them, ja, vai man ir jāiestājās par bērniem, kuriem ir spējas, kuri ir kosmiskas dvēseles, fiziskā ķermenī, un kur savā veidā vecāki nezin, ko ar viņiem darīt. Jā. Un tā kā tas mans jautājums ir šeit arī, kā vecāki iet cauri tam procesam, saprotot, ka vienā brīdī bērns sāk ar rentgena redzi, sāk redzēt lietas. Mums ir komunā cilvēki, kuri redz dvēseles, kur bērni redz aizgājuši dvēseles, bērni redz, ko mēs sauktu par spokiem, kas vienkārši enerģētiskie fantomi no cilvēka, no enerģētiskām daļām. Bērni, kuri spēja nolasīt vecāku domas pat, kas paliek bailīgi. Jā, arī mums nodarbībā vecāki to ir minējuši. Jā. Kā vecāki iet cauri šim procesam?
Jā, vecāki ļoti tiek skarti, kas teica arī tuvākie ģimene, tas var būt brāļi, māsas, vecmāmiņi, vectētiņi. Tas ir process. Es domāju, viena daļa ir šīs ekspektācijas iesaistītas. Tad kaut kur strādāt ar tām, ko tu sagaidi no tā bērna, ko tu varbūt sagaidi līdz ar to no sevis. Bet... Tu kaučo tos vecākus, arī konsultē viņus, arī informē? Vai? Es bet es esmu ļoti atvērta atbalstam, kad es viņiem arī saku, kad bērni uzsāka nodarbības, kad ciešāk viņus vērot, dienas dinamikas, miedarbība mājās, skolā, uzvedības jautājums, jo tas ir plašāks, lielāks process. Un ja ir parasti, es saku, ka droši, lai nāk pie manis. Vispār ļoti reti, parasti ir šī dalīšanās, bet ir dalīšanās, kur vecāki atverās arī man vairāk, un viņi saka, ka tas laiks kad viņi pavada ar to bērnu, vest uz nodarbību, un pēc tam arī runāties, ja varbūt šī redzēšana nevarās, varbūt tās pirmajās nodarbībās, tās pārunas kaut kādas par kaut ko, kas ir varbūt tāds smalkāks nekā tās ikdienas lietas, tās sarunas varbūt, kas paceļās, kad viņiem tas bijis ļoti, ļoti vērtīgi. Bet arī tā kā, ja bērniem šī redzēšana atverās, mēs iesakam tad mājās praksi, un tad tur ir tā savu veidu integrēšanās, kad bērns strādā ar vecākiem, ka viņi arī to piedzīvo. Dažreiz ir tā, ka viens no vecākiem varbūt ir skeptiskāks, tā vecāka skepse kaut kur arī var ietekmēt bērnu, jo varbūt, ja tas nav pateikts, viņš to jūt, un nav manā pieredzē, bet Nikolas pieredzē, viņa saka, ir bijis, kad atvests bērns ir uz nodarbību, un tad vecāks gaidīs blakus telpā, un tas vecāks ir pienācis tuvāk klāt, paskatīties, ko tas bērns dara, un uz to brīdi tā redzēšana ir pārtrauksies, apstājusies, un tad tas pasniedzējs ir ievērojis, kad tas vecāks pienācis klāt, vērot, ko tas bērns dara ar to savu skepsi visticamāk un neticību, un viņi palūdz paiet tālāk, un redzēšana atgriežas. Šitas perfekti izskaidro arī daudz citus placebo efektus, kas ir bijuši, un arī kvantu mehāniku, kā novērotājs ietekmē novērojamo. Tad, kad šauj šos elektronus pa to cienu un uzliek kameru, viņi uzvedās kā daļiņas, kā particle. Jā. Tad, kad noņem kameru nost, viņi veido viļņveida efektu, viņi ir kā potenciāls, kā enerģija. Un tas ir tas, ko zinātnieki joprojām nespēja izskaidrot, kā tas strādā, izņemot to, ka viņi novēro faktu, ka tas tā ir. Un ir daudz citi vēl bijuši gadījumi pasaulē, kur ārstam, piemēram, piegādā zāles onkoloģijas pacientam, un ārsts ir ļoti pārliecināts, ka tas strādās, jo viņš ir dziļi pētījis, kāpēc tur kaut kādā konkrētā ķermeņa daļā iespējams nepienāk kaut kāda specifiska viela vai receptors nedarbojās, un viņš no citām eksperimentālām zālēm ir sapratis, ka varētu būt, ka ja visticamāk viņš dabūtu šajā receptorā iekšā to, ko viņam vajag dabūt, tad viņam salabotos viss tas. Un viņš ir tā kā iekšēji pārliecināts, ka it must work, tam jāstrādā. Un tas cilvēks savukārt ir neitrāls vai ir tāds savā veidā varbūt pat padevies, pieņēmis kaut kur. To, ka viņam ir tā un ka viņam nevarēs nekas palīdzēt. Un tajā brīdī, kad viņam piegādāja tās zāles un iedeva tos tās pacientam, tam pacientam palika labāk. Un viņam bija tāds, protams, un tas tam cilvēkam kaut mēnesis, divus, tā terapija darbojās, tā zāļu medikamentozā terapija. Un tikai pēc kaut kādiem 2 mēnešiem, ja nemaldos, pēc kāda laika, viņam zvanīja šī farmācijas kompānija, kas piegādāja tās zāles un teica, wow, ziniet, bet mēs izskatās jūs pirmajā partijā piegādājuši placebo. Tā nav īsta zāle, ko mēs jums piegādājam. Tas medikaments, tur nav iekšā medikamenta. Mēs jums sūtīsim tagad. Un tajā brīdī tam ārstam bija šoks. Viņam bija par to, bet paliek labāk. Jā. Bet vienalga tajā brīdī, kad viņš to apzināja, tam pacientam tās zāles pārstāja darboties. Jā, un tas ir, ko Nikola ļoti... Tas ir tas, kā novērotājs ietekmē novērojumā, kā novērotājs ienes iekšā savu uztveri par realitāti. Jā, un tas ir tas, ko arī Nikola mums apmācīja, ka viņa arī saka, ka tu tici tam bērnam, tā believe, ka tas ir ļoti, ļoti spēcīgi un svarīgi, un kaut kur pat, man liekas, tas pat, kā pasniedzējs, kā es to jūtu, kad man pat nevajag īsto ticību, kas vienkārši zinu.
un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti spēcīgi, kas tad arī atbalsta tad tos procesus tajā bērnā, tajās nodarbībās. Un tad, jā, un līdz ar to ar vecākiem tas ir tad līdzīgi, un arī viņiem, jā, kaut kur izvērtēt tās savas, varbūt, blokus vai kaut kādas tevs uzskatus un ekspektācijas, un pēc tam, ja tas bērns varās vaļā, jā, kā komunicēt, kā atbalstīt viņu, bet man liekas, tas ir kaut kur tā dabiski, tas ir tavs bērns. Es domāju, ka kaut kur jau tā valoda atrodas un integrējās. Laikā cilvēki, kurš to klausās, es pieļauju, ka viena daļa, kurš to skatīsies, viņiem ir pilnība apzinātība par to, kā viņu bērns ir redzīgs. Tāpēc varbūt tās tu vari ieteikt attieksmi, varbūt tās kā vecākam dīlot, kā vecākam ar to tik galā, ka viņa bērns ir ekstrasensori aktīvs. Kas ir tas, ko tu rekomendē? Es domāju, kā daudz, viss kaut kur pieņemoši, ar atvērtu prātu. Viens, kas, man liekas, arī ir kaut kur svarīgi, arī tā varbūt mājās, ka vecāki kaut kādas lietas pamana, kas arī mums ir, kad netestēt bērnus, nepārbaudīt varbūt, jā, testējot, tagad pamēģinam šitā vai tā. Kādā ziņā testējot ko? Arī par redzēšanu mums tā kā saka, ka tos arī saprot, jā, kad, ja tā redzēšana varās vaļā, un tagad netestēt, netestēt. Tā kā mājās pašiem netestēt vai kā netestēt? Es domāju, tās spējas kaut kur ļaut viņām tad dabīgi, organiski tā kā atvērties, ļoti vērot, būt apzinātiem, bet ne varbūt gluži tagad nosēžamies un es tev testēšu tiešām, es tev došu to vai... Atkal droši vien laikam tas jautājums, ar kādu to iekšējo sajūtu tas vecāks grib tagad pierādīt, lai tas sērijas pārvarēt skepsi savējo kārtējo. Jā, tad es domāju, pieiet ar to, ka man ir tā skepse neticība, tagad davai sēžamies, to notestēšu. Jā. Bet pieiet varbūt tad ar tādu, curiosity. Kā ziņkāri. Ziņkāri, jā. Kad ziņkāri un kad tu esi atvērts prātā un sirdī ar to. Un atrast tādu kopīgu valodu ar to bērnu, kad viņš jūtās droši par to dalīties. Ka viņš jūtās droši, man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jā, ka tā drošības sajūta. Un kad ir tas stabilais pamats arī, es domāju, ka ir arī ICU nodarbībās ļoti svarīgi, kad ir tas drošais stabilais pamats, kad tu vari atvērties, jā. Tev ir kāda ekstrēma gadījuma bijuši, kur vecāki zvana, oh my God, Kristam viņu redz caur sienām, ko man tagad darīt? Viņš redz mani pliku tur. Tā pilnīgi ekstrēma varbūt. Ne, man ir bijuši, kad vecāki, es novēroju to nodarbību arī, un pēc tam vecāki dalījās, kad paredzēt kaut kur uz priekšu. Par tādām sekundēm varbūt, ne šobrīd, kas to zina, varbūt tās spējas var attīstīt arī. Jo angliski, tagad psychic tās dāvanas, kad ir, jo nodarbībās tā redzēšana nav šī psychica veida redzēšana, bet ja bērnā ir, tas var attīstīt un uzlabot un atvērt plašāk. Tā vairāk būtu tā trešāds redzēšana caur čiekurdziedzeru. Jā, tad tas būtu vairāk uz to. Un tur arī bija gadījums, kad tā mamma saka, ka mēs skatāmies mājās filmu, un viņš man saka stāstīt, bet nākošajā ainā būs tas un tas. Un tos novēroju arī nodarbībā, kas teicu, ka mēs skatāmies grāmatā, bet viņš jau man stāsta par krāsām, kas ir nākošajā, un mēs pāršķiram, un tas tur ir. Ir interesanti, kad arī tā redzēšana varās, kad ir bērni, kas sāk runāt, kad viņi redz ļoti spožu gaismu. Un tas ir tā interesanti. Ir bērni, kas saka, ka viņi redz spokus, piemēram, vai redz... Man ir prasīts no vecāku puses, vai šīs spējas neatvērs kaut ko tādu, tā kā mazliet uztraucoties par to. Un manā pieredzē nav bijis tā. Man ir bijis, ka vecāki saka, kad bērni dalīšies, ka viņi redz eņģeļus. Tās nodarbības vienkārši var atbalstīt to spēju atvēršanu plašāk un stabilizēšanu kaut kur varbūt. Bet manā pieredzē nav tā, kad pēc nodarbībām pēkšņi man vecāki zvana un saka, kad viņi redz un to. Bet, kur es arī te pieminu tiem vecākiem, varbūt, kuriem ir šaubas vai bažas par to, bailes varbūt kaut kur, ka kaut kas tāds var notikt, tad es saku, tieši tā, es uz to bērnu ko pati nedaru, tas ir tik, cik viņš pats tā kā izvēlās, tā viņa tīrā būtība pats izvēlās. Un ka tā ir droša prakse, tā ir gaismas prakse, tā nav
kaut kas, kur varbūt kāds var pieslēgties no malas, no tām citām, citām enerģijām. Tas bērns pats ir absolūtā kontrolē par to, ko viņš dara. Varbūt viņš to tā neapzinās, kā mēs kā pieaugušais šobrīd, bet viņam ir kontrole, viņš to pats tā kā izvēlās līdz ar to. Tev nodarbībās ir bijis, ka bērns sāk, piemēram, čanelot kaut kādas citas apziņas vai citas būtnes? Man nav bijis. Nikolai ir pieredzes tāds. Manā pieredzē nav bijis, ne. Es vienkārši atceros, ka tā Harvardas universitātes absolvente, neiropsihiatre doktora Diana Powell, viņai bija gadījums, kur viņu pasauca uz psihiatrisko klīniku, kurā viena sieviete, kur saka, ka viņa ir atrodas šobrīd slimnīcā un viņa vēlās ļoti, lai viņu izrakst no šeit, ka viņa redz spokus un te ir pilns ar spokiem. Ko nozīmē spoku vienkārši manā izpratnē astrāļi, respektīvi enerģijas fantomi no aizgājušiem cilvēkiem. Tas, kā es to redzu, vienkārši mums enerģijas ir daudzdimensionāls, par to droši vien cits stāsts. Un viņa, protams, tad bija pirmā viņa saskara, un viņai, protams, ārkārtīgā skepsis, un es arī, labi, tu esi psihiatriskajā klinikā, laikam jau tad tu esi īstajā vietā arī tad, kur patiesībā viņa pavisam mierīgi teica, ziniet, es gribu, lai jūs man izdarat visu tās analīzes, bet es gribu izrakstīties šodien. Viņa saka, ziniet, analīzes būs rīt, ja jūs, tur respektīvi bija problēma, kāpēc viņi nevarēja izrakstīt. Bet tā sieviete, kur redzēja tos astrāļus, tos spokus, viņa saka, jūs esat interesanta sieviete. Jūs varbūt tās gribat, lai es jums pasaka kaut ko par jums, jo viņa saka, man tā kā nāk informācija par jums. Un viņa, protams, un viņa sāka teikt lietas par viņas vīru, kurš arī tajā laikā ir citā universitātē mēģina iestāties un tur, respektīvi, citā pilsētā mēģina tikt iekšā. Viņa stāstīja tādas lietas, kura vienkārši viņa saka, kā viņš to var zināt. Un viņa saka, ziniet, un viņš grib tajā universitātē, bet viņš tur netiks. Jo viņš aizies tajā. Tāpēc, ka tur ir kaut kādas ģimenes lietas un vēl kaut kas. Un jums būs meita. Un viņa saka, tā kā, bet viņa sāka vienā brīdī teikt tādas lietas, kur viņa saka, šitas ir nopietni, viņi nevar izdomāt to, viņi nevar nekā zināt to. Un viņa teica, man tās asins analīzes tāpat neko tu tur neatradīsiet, tur viss būs kārtībā. Un tā arī bija nākamā dienā, tur viss bija kārtībā, viņa palaida mājās. Bet tā bija tas brīdis, kad viņa sāka pētīt. Vienkārši par to pieminot, ka, manuprāt, tur daudz cilvēku ar ļoti negatīvu tādu piesitienu visu šo te pieminu, sakot, ka tur tvaikiela un ka tas ir tur, psihiatriskā ārstēšana ir jāveic gan bērnam vai pieaugušajam tikai tāpēc, ka viņš redz ekstrasensori lietas, ko citi cilvēki nav pieraduši redzēt dēļ savas aizvērtības. Mēs tā skaitā, es neredzu ne astrāļus, ne tās lietas. Man ir sava veida ekstrasensora citas jušanas. Es apzināti sajūtu to, ka, ja telpā kaut kas notiek, man, piemēram, tajā vietā vai tā kā sāka savilkties, es pat nevaru teikt ne ķermenis, bet es sāku just, vienkārši tā kā saucos matiņi, kaut kā sāka tajā vietā sacelties, un ir tādas sajūtas man bijuši, un arī nevienmēr atkal tas noskaņojums, garstāvoklis, bet es zinu, ka tas strādā. Man vairs nav jāpārliecina, es esmu savu skepsi izgājis, pietiekoši daudz cilvēkiem strādājot, redzot to, kā tas notiekās, un ka tas ir iespējams, un kad viss, ko šiem cilvēkiem ir vajadzīgs vienkārši pareizs atbalsts, iziet cauri tai pieredzēji. Un man personīgi liekas, ka ļoti liela daļa cilvēku, kuri ir šajās psihiatriskās klinikās, viņi vienkārši ir gaišadzīgi, bet ar savu veidu nobīdi kaut kādu, kur iespējams, viņiem ir, viņi nepārvalda vienkārši savu to apziņu, savu to enerģiju, un droši vien, ka tā kā nemāku paskaidrot, jo zin kā līdz ko sāk runāt, klausies, es dzirdu balsis. Un arī es domāju, zemes enerģijas ir ļoti blīvas, smagnējas, un tie paši, kas ir autistiskie bērni, es nezinu par visiem un tā, bet es domāju, ka liela daļa, kur tā enerģija ir plaša, cita veida varbūt, kā Nikola stāstīja, liekas, tas ir labs salīdzinājums, kad arī spūdzīt, kad ieliec, kad viņi ir pa spožu, viņi nespēja, tā kā viņai vajag kaut kur sevi iepakot tajā mazajā kastītē, un es domāju, tas ir līdzīgs šeit uz zemes, un tās enerģijas ir tādas, kādas viņas šeit ir, viņas mainās, mēs ejam uz kaut ko citu, bet šobrīd viņas ir, un tie jaunie bērni arī, kas tīpaši tagad pēc 2020. gada, tā ir zelta rasa, tie ir pavisam citi bērni veidi, kas dvēselīts, kas nāk šeit uz zemes, un kad
man liekas, jā, mēs ejam uz to, ka tas paliks normāli. 80. gados joga bija nenormāla. Joga bija, tu esi slims cilvēks. Tagad tā ir pilnīgi normāla lieta, elpošana, tas pats. Jā, bet, vienalga būs cilvēki, kas būs skepsē, bet... Es šiem cilvēkiem tiešām no visas sirds vēlu visu labāko. Es katram cilvēkam vēlu savu izaugsmes ātrumu un interesi, nodzīvot savu dzīvi tā, lai viņam ir interesi, interesanti un viņš jūtas laimīgs. Un es domāju, kad sadalīšanās notiks. Notiks vēl spēcīgāk. Es domāju, mēs šajā sarunā varam tur arī, neiet pārāk dziļi, bet mēs pieredzēsim ļoti lielu sadalīšanos. Un mēs to jau redzam. Viņi jau notiks vēl spēcīgāk. Un tas būs katra cilvēka paša atbildība, uz kuru pusi viņš aizies. Un viss ir kārtībā. Tāpēc es vēlu visu to labāko. Es vienkārši, ko es gribēju teikt ar šo visu, iesākot šo to pēdējo, to pēdējo tematu, ka es aicinu cilvēkiem ne tikai uz saviem bērniem skatoties, bet arī uz pieaugušiem skatoties, censties atrast viņā kaut kādu mīlestības daļu un atrast viņā kaut kādu daļu, kur varbūt tās advancētāka nekā mēs. Un kad ir cilvēki, kuriem ir spējas, kuras mēs ar prātu un zinātni nespējam vēl izskaidrot, bet tikai tāpēc, ka mēs ar zinātni nespējam to izskaidrot, nenozīmē, ka viņas neeksistē kā saule līdz, kad tad mēs atklājām, kā saule darbojās 19. gadsimtā kaut kur, ka tur mums notiek šīs ūdeņraža kodoltermiskās reakcijas, līdz tam visu gadsimts, gadu tūkstoši mēs sauli izmantojām navigācijā, agrikultūrā, visu viņi izmantoja. Nevienam nebija nejausmas, kā tas darbojās. Un tāpat šobrīd arī mums jāpatur šī apziņa vaļā, kad cilvēkiem ir paraspējas, ko mēs saucam par paraspējām, superspējas, kuras vienkārši šobrīd vai mums tā kā verās vaļā, kuras ir jauns pateicoties šim laikmetam, vai arī, ka tas vienmēr ir bijis. Un tā kā saglabāt atvērtu galvu. Jā, tieši tā, un sajust arī, man liekas, tieši tā pieslēgties sajust savai sirds telpai par to un būt ar to atvērto prātu un sirdi, ka tieši tā, kad teica par sauli vai par vēju, mēs viņu neredzam, bet mēs viņu jūtam, mēs zinām, ko viņš ir. Tāpat ir par visām šīm citām lietām, un tās ir dabiskas spējas mūsos. Un tas ir katrā no šiem bērniem. Līdz ar to, man liekas, tas ir tas viņu pilnais potenciāls. Un ICU nodarbībās mēs dodam kaut kādu to iespēju viņam iemiesot to pilno potenciālu. Man liekas, dažreiz varbūt vecāki domā tā, ka viņš jau ir bērns, viņam jau viss ir kārtībā, kas viņam var kaitēt, kāpēc viņam būtu kaut kāds jau traumas vai kaut kas tāds. Bet gan tās dzemdības, gan tā, kā tas bērniņš ir nokļuvis, ieņemts un tā tālāk līdz tie pirmie dzīves gadi, tā vide, tas viss atstāja iespējas uz mums, protams, un ļoti liels iespējas uz mums. Un kaut kur arī ir citas dzīves, kur varbūt kaut kas vēl valkās mums līdzi. Līdz ar to, man liekas, tā ir tāda brīnišķīga iespēja viņam, vairāk iemiesot sev pašu, atcerēties tās savas spējas, kas viņš patiesībā ir to arī esens par to gaismu. Mēs esam gaismas būtnes, un man liekas, tas tik brīnišķīgi, ka viņš tajā nodarbībā var piedzīvot to. Un kaut vai varbūt tiem bērniem, kuriem neatradās līdz galam tas klikšķis, lielākā daļa tomēr runā, ka viņi redz gaismu, viņi redz zvaigznītes. Tas, man liekas, ir kaut kas tik fascinējošs. Un tas rada to kaut kādu atmiņu, kas varbūt pēc tam vēlāk dzīvē, man liekas, es pat atgriežos bērnībā pie kaut kādām šīm interesantajām sajūtām, kas man apliecinājuši ir jau tad, kad es zinu, kad es neesmu tikai šī materiālā būtne. Un, man liekas, tas ir tik fantastiski, un tās sajūtas, tās emocijas, ko es vēroju bērniem nodarbībās, ir tiešām tāda brīnumaina, tās emocijas, kas nāk ārā, un vai tas mirklis, ka varbūt tas bērniņš apzinās, ka viņam tāda cita veida redzēšana ir atvēršās, man liekas, tas mirklis, tā ticība vai apzināšanās, tas tik fascinējoši, un man liekas, un tieši tā viņi jau būs tie, kas radīs to nākotni, un Viņiem ir jābūt savādākiem nekā esam mēs. Tā ir paredzēts, lai evolūcija notiktu. Jo savādāk, ja mēs projicēsim savas domāšanas, savas pārliecības, savas programmas, tur jau nekas nemainās. Un tas ir tieši tas, ko, piemēram, es laipni lūdzu visus pieaugušos saviem kursiem, jo tas ar ko es strādāju, tieši cilvēkam apzināties, sākot ar
viņa dzimšanas traumu ietekmi. Uz šo brīdi ir vairāk kā pietiekoši pētījumi, kas liecina, kā tas ietekmē uzvedību, reakcijas, personalitāti, tālāk viss iekšējā bērna dziedināšana, visas šīs te pārliecības, kuras mēs akumulējam no bērnības, kā tas ietekmē par uzvedību, domāšanu par naudu, par attiecībām, kāpēc nesanāk attiecības izveidot, kāpēc nauda ir problēma vai grūtības, tur ir, kāpēc veselībai vai liekais svars ir cilvēkiem. Tās viss ir problēmas, tas ir stress, tas ir emocijas, un viņam ir sākuma punkts, ir bijis lēmums, ir mirklis, kas ir bijis traumatisks notikums, kaut kāds, pats notikums nav traumatisks, ir pieredze, kā mēs esam novērtējuši šo notikumu, uztveri, kāda mums ir palikusi, un tas tas, ar ko mēs strādājam. Mums ir vesels kurs tieši par transformācijas kursu 2. līmenis, kur ir vesela nedēļa dzimšana, vesela nedēļa ir darbs ar dzimtu. Jo šī ģeneracionālā trauma arī kopš, manuprāt, 2020. gadiem, manuprāt, diezgan daudz pētījumu vispār pēdējā laikā iznākuši ārā, kur tieši pierāda to ģeneracionālo traumu, kā iepriekšējo, respektīvi dzimtas cilvēku pārliecības, piemēram, omammas pārliecības par naudu tiek nodotas tālāk bērniem un mazbērniem. Mums katrā kursā ir izsūtījumu bailes, no serijas, ja būšu turīgs, tad nav droši, jo ir programma, ka izsūtīs, un tas arī pierādīts ir uz holokaustu upuriem, pierādīts uz afroamerikāņiem, Amerikā ļoti daudz tieši nešot, un tā ir pierādāma lieta jau. Es domāju, vienkārši pietiekoši daudz jau pētījumu par to ir. Jā, tā kā tas ir, pieaugušos laipni aicināt, dzīves risināšanas metodu programmā. Vai ir kaut kas vēl, ko tu novēro bērnos, kā papildus tādus kā faktorus, citas spējas šādiem bērniem, kas vēl atverās viņam vaļā, vai ir kaut kas cits, kas korelē ar viņu redzēšanu? Jā, tās būtu, kaut kāds varbūt esmu minējusi, bet tā drošība arī pašiem par sevi. Man ir gadījums bijis, kad bērniņš ir vairākiem, kad mostās naktīs, kad ir sliktie sapņi vai kas ir grūtības, un vairāk vecāki dalījušies, kad tā kā programmas laikā viņiem novēro, kad viņi paši spēj sevi mierināt. Arī savā ziņā, kad es teicu, ka es uz to bērnu ko nedaru, es tur to telpu, jo, kad tam bērnam ir tā kontrole, self-healing, viņš pats arī patiesībā ko dara. Un viņi arī kaut kā ar šo metodi arī iemācās to darīt. Un tad šie vecāki arī dalījušies, kad viņi ir ievērojuši, ka te naktī viņš uzmostās tas bērniņš, bet viņi vairs nesauc to vecāku. Viņi redz, ka viņi paši ar sevi kaut ko dara, strādā, kaut ko runā. Viņi saka, un es pieņemu, tas varbūt, ko jūs darat nodarbībā. Viņi saka, un visi viņi aiziet gulēt, ir miers. Tā kā nav šīs trauksmes vai kaut kādas bailes varbūt naktī. Un arī tādas lietas, kā varbūt, kad ir bērniem, kad ienāk, pieņemsim, brālīts vai māsiņa, un arī tad ir emocionāli pārdzīvojumi. Arī šeit viņa atbalsta tā programma. Man ir bijuši vairāki tādi gadījumi. Man ir bijuši gadījumi, kad jau tādam palielākam bērnam varbūt ir slapināšana gultā arī kaut kāds emocionāls pārdzīvojums. Un mēs novērojam, kad programmas laikā, nodarbību laikā, kad tas pāriet, un kā tur tieši izskaidrot varbūt nav, bet tas ir apstājies. Tā kā tas ieguvumu ir tāds, tāda dāvana, ka tu skaties pārsteigums, kas tur katram tam bērnam būs, un katrs arī paņem, kas viņam ir visvairāk vajadzīgs, varbūt. Kādam tā ir varbūt tā radošā izpausme, kad viņš bija viena māma, kas dalījās, viņa saka, ka viņa sāk nākt uz nodarbību, viņa saka, iet mājās, viņa dzied, viņa ir tik priecīga un laimīga, un viņa grib dalīties, vai pēc nodarbībām arī ir, kā kuram bērnam ir, kurš varbūt saguris vairāk, tev ir tas fokus, tā koncentrēšanās, tev tāds darbiņš patiešām, ko tu tur ieliec. Bet liela daļa vecāki saka, viņi iziet ārā pilnīgi starodami, kad kaut tai nodarbībā, man liekas, mums ir tā, ir izaicinoši, jo ir arī izaicinoši process, tas nav tikai tādi pasteigti pa mākoņiem, bet, kad iziet ārā, te vecāki saka, viņi pilnīgi iet pārlaimīgi, starojoši, un arī par to telepātiju man ar to ģimeni dalījās, kad viņi saka, kad viņi pēc nodarbības ievērojuši, kad viņi spēja pateikt, bet tu gribi ēst, aizbraucam paēst, un viņi saka, bet es neesmu viņiem vēl to pateikusi, kad tas ir tik interesanti, tās viss cita, tā otra lielā puse no tās programmas, kas nav tikai šī redzēšana. Tas izklausās, ka tas bērns vienkārši paliek normāli. Kā tādiem, kādiem mums vajadzēja būt visu laiku. Ka viņi ir ka tev ir tā iespēja būt tai pilnajā potenciālā, un kad man bija māma arī, kas dalījusies, ir, kad bērni ir kautrīgi vai kas, un kad viņi
ka viņi atverās, ka viņi tāds, man liekas, tāds zieds, kas slēnītēm tad uzplaukst, un viņš šeit droši tajā vidē, un līdz ar to tieši pirms skolas perioda ir vairāk bērni, kas nāk, lai tajā skolā, ka viņi sāk iet, lai viņiem ir tas kaut kāds drošais pamats par sevi pašu, un šī mamma bija dalīsies, jā, kad viņi sāk nākt, smaids bija, tik grūti dabūt viņu pasmaidīt, un Viņa man bija atsūtījis bildes, kā pēc programmas vienkārši katrā bildē viņš smaida, un tagad tas ir tas bērns, ko es arī tiekos uz papildu nodarbībām, es ienāku iekšā, viņam smaids līdz ausīm, un man liekas, ar ko mēs sākām, ka viņam bija tāds mazais kaktiņš, un tad mammai teica, bet 3. nodarbībā tur bija mazs kaktiņš. Tagad viņš smaida, viņš ir tik atvērts un uzticās, un kaut kur drošāks būtu pats, jā, ka tev varbūt nav tās ietekmes tik ļoti no malas. Skatoties to telepatiju teipas kanālu, tur daudz tiek pieminēts arī autisma spektrs. Kā ar šo to es saskārusies? Manā pieredzē nav neviens bērniņš nācis, bet Nikolas pieredzē ir. Jā, viņi ir arī šajā programmā aicināti. Tas kaut kur viņiem dod lielāku arī tāpat atbalstu, pieņemt, jā, pierast kaut kur šajā realitātē. Jo tās kodols jau ir tajā vibrācijās frekvencēs, tā nodarbība palīdz tam bērnam ar tām savām īstajām tīrajām frekvencēm savienoties un būt un iemiesot, un līdz ar to autistiskiem bērniem tas pats, jā, ka viņš var būt labs atbalsts. Jā, jo tur daudz arī tiek minēts par to, ka tieši autiskā spektra bērniem vēl izteiktākas spējas dažādā veidā, telepātijā, ekstrasensorās spējās. Viņiem ir grūtības tur 1+1 saskaitīt elementāru aritmētiku, bet viņi te pašā laikā tur dažādi tie spektri ir, var veikt nenormāli komplekses matemātiskas darbības galvā, kur nespēja izskaidrot. Un mums ir bijis cilvēks, kurš tic saukts uz skolu pie direktora, kā viņi uzskata, ka viņu bērns ir negodīgs, viņš šmaucās, viņš nošpiko, viņš savā veidā kaut kā noraksta, vai arī pareizi sakot, viņš vienkārši ieraksta atbildi, un kur pēc tam viņi prasa tam bērnam, tas vecāks prasa tam bērnam, pastāsta, kā šis process notiek. Kā vienkārši atbilde ir tāda, ko jūs gribat no manis? Jā. Vienkārši es zinu, ka tā ir atbilde ir tāda. Un viņš saka, kā to zini? Izrēķini. Tā kā elementāri. Jā, tas ir mums vajag to procesu, kādā veidā mēs nonākam līdz tam. Viņš vienkārši zina, viņam noteikti viņš ar cita veida apziņu šo te procesu jau izdara to matemātiku, ja tā varētu teikt. Tāpēc tas ir baigi interesanti, kur cits gadījums bija, kur arī autisma spektrs, un tas jau ir pusauģu jau tādā jaunā pieaugušā vecumā, 18, 19, un viņi abi divi satiekās, kad vīrietis ar sievieti, zēns ar meiteni, un viņiem rodās romantiskas attiecības, un viņi iet uz randiņiem, un viņi prasīja, kā jums tas randiņš notika? Es biju pirmā stāvā, viņi bija otrā stāvā, bet viņi satiekās telepātiski. Viņi saka, ka šis bija labākā diena mūžā vispār. Viņiem viena savienošanos notiek savādākā dimensijā vispār. Kur viņi saka, ekstāze vienkārši amazing, lai arī fiziski viņi ir atdalīti. Jā, tas ir cits raidījums, bet ir Lava un Spektrum. Es skatījos, ka arī ir autistiskiem tieši cilvēkiem tieši iepazīšanās, un tas arī vērot, man liekas, atgādinājums. Mēs arī it kā normāli cilvēki varētu būt tādi dabiskāki, atklātāki. Man liekas, ka tajā raidījumā bija tik ļoti tā sirsnīgi. Kas varbūt mums kā normāliem, atkal ķepiņās normāliem varbūt liekas, ka tas ir kaut kas dīvaini, bet patiesībā tas ir ļoti dabiski tās izpausmes un vienkārši, tas ir sabiedrības normas. No malas normas var pieprasīt, ka ir kaut kāds standarts un droši vien, ka kaut kādā brīdī pieļauj tas ļoti izaicinoši. Tā pašā laikā visi arī saka to, ka, lai arī medicīna kaut kur pat saka, ka tur neviena nav iekšā. Tur viņā nav inteliģences, kur viņā pamana tomēr tur ir ļoti liela inteliģence iekšā, tikai viņi izpaužās savādākā formā. Tas, man liekas, ir arī ļoti sensitīvs topiks. Vai tu esi novērojis kaut kādā lielākā ilgtermiņā, es pieļauju, ka pat varbūt tās ne, jo tu nepraktizē varbūt tik daudz gadus, bet tā pasniedzēja, kā tas ietekmē, piemēram, bērnus, kas ir kaut kad pabeiguši 12 gadu vecumā un tagad pieauguši, izgājuši jau pieaugušā vecumā, kā tas ietekmē viņus ilgtermiņā? Es saprotu, Nikolas, kad
viens no pirmiem, kas viņai ir tagad, varētu būt uz tuvu pie 20 kaut kā tā. Ko viņa dalīsies, ko viņa novērojas, kad ir šī smadzeņu pusložu līdzsvarotība, saskaņotība, gan šī loģiskā domāšana, gan šī radošā domāšana. Un es domāju, jā, tās pamat lietas, ko es minēju, kā šī pašapziņa vai šī drošības sajūta, ka tu vienkārši esi pārliecinātāks par savām spējām, par to, ko tu vari, ko tu zini, ka tu esi tāds atvērtāks, drošāks. Un tad konkrēti piemēru es nezinu, ko minēt. Jā, viņa minēja par šo smadzeņu pusložu līdzsvarošanu, saskaņošanos. Vairāk arī līdz ar to mācībās šim zēnam ir cita veida, kur skolotājs skatās, bet kā tu vari tās abas lietas pildīt, kad kā viens vai otrs parasti tad ir. Jā, manā gadījumā tie, kas man ir pirmie nākuši, varbūt tad to es tieši par to sev iemiesošanu, ka tu vienkārši esi drošāks tu pats, kad tev varbūt tā apkārtējā vide, jā, protams, kaut kur skar, bet tev varbūt neatstāja tik dziļas tās ietekmes un kaut kādas uz sevi. Tu saskat arī riskus kaut kur šajā visā procesā, strādājot ar bērniem, pašiem bērniem, ilgtermiņā? Nē, riskus. Jā, tā ir ļoti liela atbildība. Man liekas, tā ir tas gan. Es domāju, noteikti atgriežoties arī pie to vecāku jautājumu, vai ne? Ka tas ir, tā ir savā veidā atbildība, ka tas bērns atvērs savas lielākas spējas, bet ja tie vecāki nav gatavi paši augt, mainīties un pieņemt un paplašināt savu apziņu, tas es pieļauju, ka tas varbūt bērnam izaicinoši pēc tam. Vai ir bijis tā, ka sanāk atverās un pēc kaut kāda brīža reāli tas varbūt labāk vērt ciet, vai labāk nebūtu atvēruši? Es domāju, ka tā pieredze labi, visas tās pieredzes ir labi, kas ir piedzīvotas, es domāju, tās paliek. Noteikti tie bērni, kas nonāk līdz šīm nodarbībām, kad vecāki jau kaut kur ir uz to, bet tajā pašā laikā man gribas teikt, tas ir visiem bērniem pieejams un arī vecākam nav jābūt īpaši varbūt ieinteresētam garīgumā, kad tieši tā, vai tam katrs vecāks negribētu bērnam dot to labāko bērnībā un viņa dzīves garumā. Un, man liekas, tajās nodarbībās viņš var saņemt tās lietas daudzas un uzlabot kaut kādu to savu veidu dzīves kvalitāti. Varbūt, ja kādam tas ir tieši tā vairāk koncentrēšanās tieši uz to pašapziņas celšanu, uz drošības sajūtu vai ko, un tad tā redzēšana ir tikai varbūt tāds kā bonus, kad līdz ar to vienalga, ja tas notiek, man liekas, tas ir kaut kāds process, tos vecākā izrājas, kad jo tas ir mans bērns, tas nav vairs, ko esmu redzējis kaut kur tur vai dzirdējis to stāstu, bet tas ir tas mans bērns, un viņš to dara, un tur man vairs nav šaubu, tagad man liekas, tie bērni, kas atnāk, mums arī Nikola teica, ko es ļoti uzticos un piekrītu, ka tiem, kuriem ir jāatnāk, viņi atnāk, viņi atrod ceļu, un neviens gadījums, neviens bērns arī, kaut vai viņam, pieņemsim, tā redzēšana neatverās, nav tā kā failed. Tad viņa dvēseles kontraktā varbūt šī pieredze ir tāda, un uz to ir tā arī savu veidu tāda lielā paļaušanās uzticēties, kad mēs darām to savu labāko, es daru no savas puses, tas bērns dara, tā ģimene dara, bet mums ir jāpaļaujās, ka ir dvēseles plāni, ir augstāka plāni, ir dabas principi, un uzticēties arī tiem savā ziņā. Un ja tas bērns ir nonācis līdz tām nodarbībām, ja tie vecāki ir atraduši, kad tur man kaut kur pieslēdzās tāda liela paļāvība, kad tas viss ir kaut kur arī smalkajos plānos, dievišķajos plānos atbalstīts, un tas viss pakārtojās un sakārtojās. Es arī piekrītu tam, ka tad, kad notiek kaut kā organiski tas viss, tie parasti vislabākie procesi ir. Jā, saprotot to, ka, ja piemēram uz kaut kādiem kursiem vai semināriem vai uz kaut kādu praksi atsūta, es neredzu, protams, tas pieaugušajiem saskaros ar to, kad viens pieaugušais nodarbojas ar sevi, saprot, ka viņa apziņas plašums domāšana sāk ievērojami atšķirties, un tas otrs cilvēks, tas paliek abiem diviem neharmoniski un nesaskanīgi. Un tas otrs cilvēks ir ļoti noliegumā, bailēs, protams, iekšēji, ārēji šo bailes neizrāda, un man viss ir kārtībā. Bet iekšēji patiesībā tās ir bailes atzīt šīs te pārmaiņas, atzīt to, ka ir jauns veids, un vecais veids nav bijis ļoti efektīvs, bet ego neļauj to atzīt, ka es esmu iepriekš dzīvojis tā, lai arī tas arī ir ok,
mēs jau varam pieņemt sevi taču galu galā, bet kad tas notiek organiski, kad cilvēks atrod ceļu, viņš tā kā atrod savu ceļu, un es teiktu, pareizi sakot, dvēsele, ko tu teici, ja? Dvēsele ir atradusi ceļu, dvēsele ir gatava, ir spējīga izzvanīt cauri, ja, tajā brīdī, kad ir laiks, tas taimings ir perfekts vienmēr bijis. Un man liekas, ka, ja tu kaut vai arī tu dzirdi to zvanu, bet varbūt kaut kas vēl tur pretojas, vai kas, man liekas, manā pieredzē tās sinhronitātes, tas viss, vienalga tev aizdīs tur, kur tev ir jābūt. Manī ir ļoti liela tāda paļāvība par to, kad tev tiks tad grūsts un stumdīts un varbūt likts tajās vēl lielākās mokās, līdz tev varbūt aiziet tas klikšķis, ka tu dari un spēr tos soļus, kas tev ir jādara, vai tev ir jābūt tur, kur tev jābūt. Un es domāju par to es jūtu tā līdzīgi, ka tie vecāki, tad, ja viņu bērniņš uz to ir parakstījies, tā paļāvība tur sakārtojas un ir tas tā apzināšanās. Uzticēties tam, ka tam bērnam ir daudz lielākā apziņa nekā viņa ķermenis, un ka tā apziņa ir inteliģenta. Viņa zina, kas ir viņai vajadzīgs. Tāpēc es droši vien visus vecākus aicinu nākt uz kosmiskajām sarunām. Vienkārši mums mentoru programmā ir izglītojoša programma par šo un kā attīstīt pašā sevi, mainīt šo domāšanu vienkārši. Ko es domāju, varbūt var pieminēt, kad ir bērni, kas atnāk un pēc pirmās nodarbības pasaka, tas viņiem nav ļoti, ļoti reti, bet, liekas, 2, varbūt 3 manā pieredzē ir bijuši. Un tad es arī vecākiem saku, ja pēc pirmās nodarbības, tad vai tas nav tam bērnam, vai es neesmu tas viņu skolotājs, atbalsts tam visam, bet nevajag tikai arī spiest. Ja tas varbūt kaut kur notiek vēlāk programmas laikā, tā kā es minēju, tad, kad tās durvis ir atvērts, tam kursam es uzskatu, ir jāaiziet līdz galam. Jo varbūt tādi izaicinoši brīži, un nereti ir bijuši tā, kad arī ir tāds izaicinoši lūzuma brīdis programmas laikā, kaut kur vai tā redzēšana nevarās, vai kaut kas cits, un bērns saka, viņš negrib tik ļoti ietur uz tām nodarbībām. Nav tā, ka viņi visi skrien laimīgi arī. Un tas arī ir tas process, kur tiem vecākam ir tad, kad ir tās sarunas, un tad vai es iesaku varbūt parunāt mājās, varbūt kaut kas no jūsu puses, varbūt jums ir kāda nepiepildīta ekspektācija par to visu, vai kā. Un nereti ir bijis tā, ka ir šis lūzuma punkts, un viņš atnāk uz nodarbību, un redzēšana atverās. Vairākos gadījumos tā ir bijis, un tas, man liekas, ir ļoti tā interesanti. Tad tur ir kaut kāds smalkāks process, kur jātur vai tie vecāki, vai kaut kas te bērnā, vai viņš kaut ko atspoguļo varbūt. Un tas atbalsts no vecākiem līdz ar to ir ļoti liels, ļoti svarīgs. Ļoti liels svarīgs arī tas, ko mēs nodarbībā par to ticību tam bērnam, bet arī mājās tieši tā, ka viņš atgriežas un tajā ikdienas vidē. Var būt izaicinoši arī, un var pacelties kaut kādi jautājumi arī. Arī dažreiz nodarbībās bērni man prasa kaut kādus jautājumus tādus, par to dvēseli, par to gaismiņu. Man nesen vēl bija vakar nodarbībā. Bet kas tā gaismiņa, bet kāpēc es viņu tikai redzu? Bet tā ir man trešā acis, man tas vērts arī. Viņš tā kā jau zina, ka tā trešā acis vispār, jā. Un es saku, kad es saku, kad tā ir tāds sirdsgaisma, ka tas ir kaut kas cits varbūt, un tā es saku, tā trešāds viņa tagad atpūšas. Vai ir bijis arī nodarbībā, ka bērni man, ka kaut kādā jau brīdī varbūt, ja tā redzēšana vēl tur nāk tā 5., 6., 7. varbūt reizi, ka viņi saprot, laikam varbūt ir kaut kam citam tomēr jābūt, nevis tikai tas, ko mēs tagad darām. Un tad ir tā, kad arī man prasīja tā meitnīte, un viņi tā kā, cik bērni nākuši, un viņi visi redzējuši, un tā, un, protams, tie ir tādi jautājumi, kas tā grūti atbildēt, un man negribās viņiem, ka viņi kaut kur sāk salīdzināt, un katrā brīdī kaut kāds tur tai situācija iziet cauri, bet viņi pāršķir nākošo lapu, un viņai no tā brīža, ka viņi kaut kur tā kā varbūt apšaubījis to, viņai atverās redzēšana, tas mirklis, tas prieks tāds, ka, bet es redzu, un tā kā ir tādi kaut kādi arī lūzuma punkti, ir bērni, varbūt, kas atnāk pirmajā reizē, viņiem pirmajās 10 minūtēs ir redzēšana, varbūt viņiem ir cits process. Katram, kas ir tajā jau esošajā dzīves laikā ir sakrājies, vai varbūt ģimenē un tā tālāk. Man liekas, tie ir ļoti spēcīgi dvēseles kontrakti, kas strādā. Un tas, kā es to redzu, pirmkārtām, droši vien, ka tad, kad bērnam sāk vērties vaļā, iespējams, varbūt tas ir brīdis, kur vēl vecākiem ir tur arī dažādi momenti, kas ir ģimenē un ir tāds uz robežas. Un tajā laikā
notiek kontraktu pārrakstīšanas, kur varbūt tās ir paredzēta cita laika līnija vispār, kur notiekās, un tagad tam bērnam viņš sāk savienoties enerģētiski ar abām laika līnijām, kur vienā iespējams viņam tā vide ir destruktīva, un tajā otrajā vidē viņam vecāki pamostās arī un ir atbalstošāki. Līdz ar to viņš droši vien arī kādu vēseli lem vērt vaļā, nevērt vaļā, jo ja viņš atvērs un viņu tur neatbalstīs, tad viņam tas nebūs izdevīgi. Tas viņu sāpinās. Un otrs arī, kad pieminēt to, ka, ja tā redzēšana pie viņu nevarās, un tad man ir dažreiz ir prasīts, vai ir turpināt. Un tad ir tas, ko es saku, bet tas nav tikai par to redzēšanu, tad, ja tā ekspektācija bija par to, protams, tas būs izaicinoši, bet tur ir citi tie procesi, un kad ir obligāti kaut kur savā ziņā jāturpina un jāpabeidz. Un pat tiem bērniem, kuriem tā redzēšana patiesībā nevarās, viņiem iesaka tās 12 reizes. Tiem, kuriem tā redzēšana ir, viņiem var pietikt ar tām 10 reizītēm. Tā kā tas nozīmē, ka viņiem vēl ir lielāks process, lai gan tā nodarbība varbūt kaut kur var likties garlaicīga un tāda, visu laiku viens un tas pats it kā, bet tur ir kaut kas arī cits, kas strādā uz to. Un tur arī tad ir jāpaļaujās, kad vienkārši tas viņa process, un arī bērniem dažreiz, kas man ir prasījuši, vai tas ir viss, vai mēs nesteigāsim, vai mēs nepildīsim to un to. Un arī viņiem es saku, ka mums ir jāpaļaujās, ko tā tavu dvēselīt izvēlēsies, kas ir viņas plānā. Jo, protams, viens, ko mēs vēlamies, un tas būtu forši un interesantāk, tas ir daudz interesantāk nodarbībās, bet kad viņi arī iemācās to paļāvību, kad varbūt tam ego ir arī jāpadodās tai dvēselē. Jo tas arī ir izaicinoši, ir nodarbībās, kur tās uzvedības nāk visādas ārā, kad nav tā, kā es gribēju, un es neredzu, un viss, es darīšu, ko es gribēšu. Un tad tā arī disciplīna no manas puses, mums ir savu veidu diezgan liela disciplīna, un tad ir, man liekas, kāds atspoguļojas, kā arī mājās, tad tas tiek risināts tādas situācijas, jo mēs jau nevaram vienmēr dabūt visu, ko mēs vēlamies, un tas nav vajadzīgs, tas nav veselīgi mums. Un arī, es domāju, šeit arī kaut kur tas atspoguļojas nodarbībās. Ja nav tajā pirmajā, otrajā reizītē, viss ir, es metu plintu krūmos, pamatu visu, bet kur ir tas vecāks tad atbalstīt blakus, kad dzīvē tev tā vienmēr nebūs. Un tas ir liels process pēc daudzām lietām. Es to redzu pieaugušajos arī, tāpēc, ka mēs veicam šīs apmācības, un īpaši, kur mēs izmantojam enerģijas elpošanu, kas ir tāda kā somatiska veida elpošana, kā mēs varam tikt klāt savai zemapziņai un izlādēt tās zemapziņas limitējošās programmas emocionāli, mentāli un notransformēt viņas. Es arī iesaku cilvēkiem vismaz 10 sesijas iziet, jo vienā brīdī, kā tu teici, līdz ko mēs sākam, es neiesaku pārtraukt vairāk, kur es iesaku labi. Ja tu pirmajā reizē tev liekas, ka šis tā kā nerezonē, tad es saku labi, ja tas ir attālināti bijis, aizēj klātienē 1-1, ja tā ir bijusi grupa, aizēj 1-1, jo tas ir pilnīgi cits uzreiz kontakts, cits darbs vispār. Un līdz ko ir pēc pirmās reizes, tomēr tu jūti, ka, laikam, darbs būs, bet, es jūtu, ka tur tomēr ir tas aicinājums. Es aicinu vienmēr ieplānot, vienkārši komitot, apsolīt sev 10 sesijas, tāpēc, ka tur ir procesi, kas, es redzu kā līkne, vienkārši, man ir 1000 cilvēku bijis par šiem gadiem, un es redzu, kā tā līkne, tas pirmajā brīdī liekas paliek labāk. Tā kā, tas pirmais atbrīvojums atlaiž to pirmo emociju, un tā apziņa pavērās plašāk, un ir tāds, oh my God, tā kā šitas ir ļoti labi, un tad parasti pirmā sesija ir tāda triki, otrā parasti ir ritīgi dziļa, jo tad cilvēks jau zina, ko ekspektēt. Trešā parasti ir tāda kā viena no visjaudīgākajām, jo tad viņš jau tā kā drošāk jau jūtās, bet tad tajā trešajā parasti arī tiek atvērta tā Pandoras lāde, un tad es redzu, 4. 5. iet tāds kā kritiens lejā, kur tas cilvēks tad iet iekšā savā zemapziņā, jeb iet iekšā tajā savā pagrabā, tajos dziļumos, tajos apspiestajās programmās, un tad attiecīgi saskarās ar savām fundamentālajām limitācijām. Un tāpēc es saku, tajā brīdī nevajadzētu pārtraukt, jo tā ir ļoti bailīga tumša vieta bieži vien, un ir labāk, ja ir kāds pavadonis, kurš tev ir blakām, kurš tam izgājis cauri, un kurš tev var iedot, tā kā pakonsultēt tajā brīdī un iedot drošības sajūtu. Un tāpēc, mums arī ir transformācijas kurs, pabeidz 3 nedēļas, tad es iesaku paņemiet tagad 2 nedēļas, atnāciet 3 mentoru programmā, pajūtiet, tur mums atbalsts ļoti cieši ar to cilvēku, tad ejam 2. līmenī, kas ir tālāk jau tā kā advancētāks, un tad tās nedēļas sakrājās tur.
Un tad tas ir veselīgi, tad tas ir organiski. Bet es saskaros arī tos, ko tu teici, ka ir cilvēki, kuri prāts visu grib vienā reizē, vai divās, un tad viņam nāk vēl citi iebildumi, kāpēc viņam neiet tālāk un nedarīt un nestrādāt, un tur vai no pasniedzēja, vai no metodi, vai no tur vēl kaut ko, bet respektīvi atkal pie vainošanas aiziet atpakaļ, kur es saku, tad arī tā ir izvēle. Ja? Un arī viss kārtībā, es arī teicu, neesmu visiem, es arī neesmu visiem, tālu ne visiem, taču, es eju to ceļu, ko es redzu, kas ir efektīvi, kas ir saprotami, kas ir pēc iespējas ātrāk, ko tīpaši ņemot vērā, ka visiem mūsdienās vajag ātrās izaugsmas ēdināšanu, pēdiņās, kad mums ir jāuzņemās atbildība arī pašiem par to. Tieši tā. To visu sakot, kā tu redzi sabiedrības attīstību, ņemot vērā to, ko tu dari, kādi bērni, ar ko tu saskaries, kā tev liekas, kur mēs kā sabiedrība, kā cilvēci ejam tad? Mēs jau kaut kur pieskārāmies, man liekas, ir dalīšanās. Tad es sapņoju par to nākotni, kas ir tā skaistā, harmoniskā nākotne, un es redzu, ka ir tādi bērni, kas arī, tie maziņie, kas vēl nav izauguši līdz tam, ka viņi varētu nākt pie manis, bet kādi viņi ir arī, kādi jau ir lielāki bērni, un es zinu, ka būs labi, ka nākotne ir pozitīva un būs labi. Un tad, protams, ir daļa, kuras nespēju saprast, un man liekas, kā mēs varam dzīvot uz vienas planētas. Un tas manī dod to saprašanu, kad būs tāda sadalīšanās, un ka tie, kas izvēlās to varbūt pozitīvos sirds ceļu, kad, man liekas, mūsu prātam, vismaz manam prātam, grūti varbūt iztēloties, kā tieši tas viss būs, bet tas, man liekas, būs kaut kā ļoti skaisti, un tieši tā tas viss būs dabiskāk, viss šīs mūsu, kāda mēs esam, daudz drošāk, vienkārši šoreiz būtu pats, bez tām visām kaut kādām maskām un spēlēm, un tā, man liekas, kaut kur varbūt tie cilvēki, kas jūt un dvēselē jūt un ilgojās pēc tā tik ļoti. Tāda cita veida brīvības sajūta, es domāju, arī sabiedrībā. Bet es domāju, līdz mēs tam nonāksim, būs tādi interesanti laiki. Jā, ir interesanti laiki. Man liekas, ka mums vēl arī stāv priekšā, ko redzēt. Kaut kam, man ir sajūta, kaut kādam klikšķim vēl jānotiek. Varbūt tas klikšķis būs skaļš. Bet kaut kā vēl ir pārāk komfortablā pozīcijā mēs dzīvojam. Pārāk lielā ignorancē es redzu, cilvēki ir labāk, ir tālu labāk nekā bija 5 gadu atpakaļ vai 10 gadu atpakaļ, kad es šo sākumu citu planētietis vispār staigāju apkārt, kur cilvēkiem runāja par zemapziņu, par to, ka ir tāds iekšējos bērns, ka tev ir iepriekšējās dzīves, tev ir dzimta, tev ir dzimšana, tev ar to jāstrādā, tev ir neapzināta nāves tieksme, kas ir nokopēta no citām paudzēm, tev ar to jāstrādā, mums skatās uz maniem kā uz jukušu. Tagad jau tas ir pilnīgi normāli, bet tagad tad ir bišķiņi, es redzu citas sauzes, aiziet otras grāvas, saucās garīga augstprātība. Vai turisms. Es visu zinu, visu protu. Jā, es domāju, par to ērtu un par to ignoranci, tam es piekrītu, lai cik skarbi, bet mēs, diemžēl, dzīvojam ļoti ērtā laikā, un kaut kur skatoties tās grūtības, tās rafinē to dimantu, tos dārgakmeņus. Un mums ir jāiziet cauri. Varbūt nākotnē es pieņemu, ka tā varbūt nebūs vairs, bet tur, kur mēs šobrīd vēl esam, man ļoti, ļoti patīk, kas man ir liels atbalsts šajā laikā, jo es arī esmu gājusi savām transformācijām kaut kādām cauri. Esmu nonākusi vairāk pie kaut kā tāda, kad vairāk vienkārši būt, nevis darīt. Ir tāda Oracle Girl, Žaklīna sieviete. Tās nav... Latvijā tas ir vai? Nē, viņi ir brītu arī, bet internacionāli. Man ļoti palīdz, un tur arī ir, ka mūsu mērķis kaut kur ir vienkārši iemiesot vairāk tīru mīlestību šeit uz zemes. Un es domāju, tas ir uz ko mēs ejam arī, bet tam ir jāiziet cauri procesam, tāpat viņa arī par to ir runājusi. Es lasījusi Course in Miracles, ir tāda grāmata Course in Miracles, kas principā ir savā veidā alternatīva reliģijai, jo tāda sajūta, ka vienā brīdī tad, kad
kad vēl tas spiediens palielināsies, lai tas dimants izveidotos, un patīk tā analoģija, ja, kad dimants veidojas lielā spiedienā, vai ne? Kad, droši vien, kad mēs jau redzam, kā tā sistēma brūk. Un šobrīd, kad mēs rakstām to podkāstu, kas notiek pasaulē pa lietām, kad tas ir uzdot vienkārši tā, ka vai nu reāli jūs esat vaiprātīgi, vai nu caur šo notiks ļoti liela pamošanās. Ja? Bet es esmu arī vairāk par to tavu versiju. Es arī redzu to, ka tam sistēmai jāsagrūst. Un viena no pēdējām sistēmām būs reliģija, visticamāk. Un es vēlreiz atklāti saku, es neesmu pret reliģijām, es neesmu pret nekādām konfesijām. Es uzskatu, ka tas ir fantastiski. Cilvēks var nonākt pie ļoti skaistām vērtībām, bet es joprojām redzu, ka tas ir serveris. Tas ir serveris starp tevi un starp Dievu. Un es esmu pieredzējis to, ka var savienoties patiešo bez starpniekiem, bez struktūrām, bez nekādām dogmām, egregoriem, patiešo. Un cilvēkam ir personīgas attiecības ar Dievu, nevis ar starpnieku vai baznīcu vai mošeju vai jebkādu citu kantoru, ja tā varētu teikt. Un Course in Miracles ir principā skripts, kas it kā skan diezgan, teiksim tā, vairāk ar kristietīgu ievirzi, bet viņi ir taisīti ar to domu, lai tie, kas ir kristieši, kuriem būs varbūt izaicinājumi atzīt kaut kādu citu veidu realitāti, viņiem būtu vieglāk to uztvert. Jā, tāpēc es to vēlreiz saku, ļoti liela mīlestība un cieņa pret visiem kristiešiem, visiem citiem reliģijas pārstāvjiem. Vienkārši ir Es zinu, ka arī viena daļa kristiešu, piemēram, viņi reāli arī runā par dzīvo Kristu, kas ir tā īstā Kristus apziņa. Taču problēma ir tā, kur pārāk daudz uzsvars tiek likts uz šo te baznīcas elementu un tiem rituāliem, kas tur ir pa vidu, tas viss izkropļo. Ja, tiem, kuriem ir savienojums ar dzīvo Kristu patiešām viņi to tā patiešām domā un jūt, es uzskatu, ka tur viss ir amazing. Tas ir viens un tas pats, pa ko mēs runājam, tikai dažādos vārdos. Tieši tā ir dažādas tā kā valodas, kā mēs to varam. Bet, kā tur saka, dažādi tie ceļi, bet mēs visi vienalga ejam to pašu. Jā, vienkārši pieminot, ka Course in Miracles bija rakstīts to, ka mēs nevaram iemācīt cilvēkam, kas ir mīlestība. Viss, ko mēs varam iemācīt, ir pavākt no šķēršļus uz šo te mīlestību. Jā, un tas ir tas, kā tā Žaklīna runā, kad mūsu mērķis ir attīrīties, purification, viņi to sauc. Un tieši tā paņemt visu to nost malā, lai mēs spējam iemiesot to īro mīlestību. Tas ir tur arī pirmajā vākā, Course in Miracles ir rakstīts, nothing real can be threatened, nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. Tas nozīmē, ka nekas nereāls nevar tikt, nereāls nevar tikt apdraudēts. Ja? Nekas nereāls neeksistē, eksistē tikai tas, kas ir. Un ja tu šo te saproti, kad viss, kas ir mīlestība, tev nav par ko satraukties. Vienkārši ņem šo kā kompasu, tiecies uz to, turi to kā savu galveno vērtību un orientieru, cik daudz mīlestības tu jūti. Manuprāt, tas ir kaut kādā veidā man kompas, strādājot ar praksēm, strādājot ar kursiem, strādājot ar cilvēkiem, kur es saku, kāda starpība, cik kursu tu esi izgājis? Kāda starpība, kādu kursu tu ej? Mīlestību tu jūti? Jā. Mīlestību, pasaka, cik tu mīlestību jūti šobrīd? Jā, man liekas, cik cilvēcīgi mēs esam arī ļoti svarīgi. Jā, cik tiešām tu esi cilvēks bez tām labeliem, kad es to tieši tā, cik kursus un ko un kas Bet vai tu esi cilvēks, vai tu iziet pēc tiem kursiem uz tās ielas, esi cilvēks, godīgs, īsts, patiesas ar to mīlestību sirdī. Tas viss ir atgriežās pie tādām pamatvērtībām. Bet jā, tas viss ir paņemt malā tos visus pārējos slāņus pa ceļam. Es pilnībā parakstos uz tavu realitāti. Ejam reizē, katrs dara savu lietu. Fantastisks saruna. Paldies tev, Krista. Paldies tev. Paldies, ka skatījies vai klausījies šo podcastu. Es ceru, ka tas tev bija noderīgi. Un man tev lūgums ir varbūt ierakst komentārā, kas bija galvenās atklāsmes vai kaut kāds aha moments no šī te visa. Un tāpat arī man lūgums ir, ja tev šis bija vērtīgi un ja varbūt tu jau skaties šos podkastus atkārtoti, piesako kanālam. Tāpat arī iedod laiku un varbūt pārsūt kādam cilvēkam, kuram šitas būtu noderīgi. Tāpēc vēlreiz paldies, ka tu esi un tiekamies nākamajos video.